Sveicināti! Esam sapulcējušies seminārā, kurā runāsim par dažādām aktivitātēm Latvijas dzimšanas dienu sagaidot. Es esmu Latviešu valodas aģentūras izglītības daļas metodiķe Iveta Miloslavska. Darbojos dažādos ar diasporu saistītos projektos. Manā paspārnē darbojas valodas spēļu klubs, uz kuru es aicinu piedalīties arī jūsu burvīgos bērnus. Un kas tad notiek šodien? Šodien mēs esam aicinājušas vairākas diasporas skoliņu vadītājas pārstāvis, mācību pārzines, dalīties pieredzē par to, kā tad šī te gatavošanās valsts svētkiem notiek viņu skolās. Un tad pieredzē dalīsies arī Rīgas 72. vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja un dažādu arī Latviešu valodas aģentūras paspārnē tapušo mācību materiālu autori Annija Bergmane. Tātad mūsu šis te seminārs tiek ierakstīts. Un kā pirmo uz mūsu virtuālās skatuves es aicināšu Ziemeļīrijas latviešu skolas Zīļuks skolotāju Vinetu Makšus. Lūdzu. Labdien! Mani sauc Vineta un es esmu no Ziemeļīrijas, kas ir Ziemeļu īrijas paspārnē esošā apvienotās karalistes daļa. Un es nedaudz gribu pastāstīt par mūsu skolu. Ziemeļīrijas Latviešu bērnu nedēļas nogales skola Zīļuks savu darbību vai savas durvis saviem skolniekiem vēra 2014. gada 18. janvārī. Tātad pēc pāris mēnešiem, tad pēc 3 mēnešiem mēs svinēsim savu 10 gadus jubileju. Mēs atrodamies Ziemeļīrijas pilsētā Portadown. Tātad skolas adrese ir Festival Road Portadown, County Armagh. Un pateicoties Elas Latviešu valodas aģentūras un izglītības zinātnes ministrijas atbalstam, mēs varam droši darboties un arī pilnveidoties. Esam skola, kas esam pārgājuši īrijas Latviešu Nacionālās padomes paspārnē, tātad biedrība, kura par mums palīdz arī iesaistīties projektos. Kādi tad ir skolas darbības mērķi? Droši vien tādu pašu kā visiem. Saglabāt latvisko identitāti, popularizēt Latvijas vārdu un kultūru īru britu sabiedrībā, palīdzot latviešu bērniem iegūt jaunu pieredzi, apzinoties latviešu valodas un kultūras bagātību. Kāpēc es pieminēju īru un britu? Tāpēc, ka šajā salas daļā ir gan īri, gan briti. Ja? Un tā tad ir, ik pa laikam mēs iesaistamies arī kādu bērnu dārzu, kādu skolas pasākumos, kur mēs stāstām par Latviju, kur mēs stāstām par savu skolu. Mūsu uzdevumi ir apgūt latviešu valodas iemaņas pirmskolas un sākumskolas grupās, cieši sadarbojoties ar ģimenēm. Jaunieši bieži vien nodarbības sāk apmeklēt retāk, jo ir aizņemtāki, un tad mēs cenšamies jauniešus vairāk iesaistīt kā skolotāju palīgus. Tā kā strādājot Latvijā, es biju cieši saistīta arī ar latviešu folkloru un vadīju 2 folkloru skopus, gan bērnu, gan pieaugušo, tad man ir pietiekami dziļas zināšanas, lai šīs zināšanas nodot tālāk arī bērniem. Tātad caur folkloru arī iepazīstam savu latviešu tautu. Palīdzam izprast latviešu valodas īpatnības un veicinam pareizu teikumu veidošanu nodarbībās sarunu valodā. Un, protams, mūsu uzdevums ir runāt bērnam vienkāršā un saprotamā valodā. Tieši to, ko arī jūs ikdienā dariet, jo bieži vien arvien vairāk nākas atkāpties no tā, kad mēs varam izmantot
pilnīgi latviešu valodu, jo bērni, kuri šeit ir dzimuši, protams, pārsvarā runā angliski. Un kur ir tā problēma? Problēma ir tā, ka bieži vien vecāki mājās arī sarunājas. Kaut lauzītā, taču angļu valodā. Ja? Viņiem šķiet, ka tas ir ērti. Kā tad mēs strādājam? No šī gada mēs atkal atsākām pilnu darba dienu, tā sakot, no 10 līdz 2, bet mums ir tādi kā jauninājums 3 cikli. No paša rīta mēs dziedam, nedaudz izkustamies mūzikas pavadījumā, taču no 11 līdz 12 mums ir tikai un vienīgi latviešu valodas nodarbības pa grupām, pa vecumu grupām un par valodas prasmes līmeņiem. Un pēc latviešu valodas mums ir radošās klases, kur šogad ir mums aicināti vecāki vai draugi, kas ir kādi uzņēmēji, kuriem veiksmīga darbība ir šeit Ziemeļīrijā, kuri ar savām darbnīcām iesaista bērnus dažādos rokdarbos. Nu, piemēram, pagājušajā nedēļā mums bija Karīna Avena ar savām smilšu glezniņām. Ja tas tā, nu, un tuvojoties Latvijas dzimšanas dienai, bet vairāk par Lāčplēšu dienu, Bārtas Lapsas ir apsolījuši izveidot darbnīcu, kurā zēni taisīs tādas tā kā kronīšas ar lāča ausīm un meitenes Bārtas kronīšas. Katrā ziņā šīs nodarbības bērniem ļoti patīk, jo tā ir cita vide, cita uzdrīkstēšanās, citi cilvēki. Kas ir mūsu pamat pasākumus, kuriem mēs gada laikā koncentrējamies? Tā ir pirmā skolas diena, kas ir atšķirīga, bet visas dienas garumā mēs šo pirmo skolas dienu nesvinam, mēs sākam ar intensīvu arī darbu. Miķeļdiena, novembra svētki, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, meteņdiena, Lieldienas, mātes diena. Skolā patreiz mums darbojas 5 skolotājs. Tad ir Elīna Eisberga, kas neklātienē tātad ir ieguvusi šo Latvijas universitātes diplomu. Mana meita, kura strādā arī pirmskolā šeit Ziemeļīrijā, Gunda Markūne, kas ir arī 2 bērniem mamma, un kur izrādīja iniciatīvu iesaistīties nodarbībās, un arī Renāta Dreimana, kas ir no Latvijas laikiem mana bijusī skolniece, jau izaugusi. Un, protams, labajā pusē jūs varat redzēt tie skolotāji, kas ir darbojušies un uz kuriem es vēl joprojām varu paļauties, ja visi striķi trūkst. Un, kā jau šeit pieminēju, Karīna Avena ir jau iepriekš vadījusi tematiskās rokdarba nodarbības, un viņai palīgā, protams, nāk viņas mamma Natālija Sebeļeva. Tad nedaudz par to, kā mēs svinam, kāds ir mūsu pirmā skolas diena. Pirmā skolas diena, lai piesaistītu bērnus, protams, ir vieglākā formā. Tās ir spēles, tie ir vieglāki uzdevumi un tie ir našķi. Jāpielabinās bērniem, ja? Par telpas mums ir lielas, reizēm šķiet, ka būtu labi, ja būtu mazākas telpas, jo tad bildēs labāk izskatītos, bet bieži vien bildēt mums nemaz neatliek skrienot šiem bērniem pakaļ. Ja? Tad nākošiem svētkiem, kuriem mēs gatavojamies, tā ir Miķeļdiena. Kāpēc Miķeļdiena? Tie ir rudensražas novākšanas svētki, un tad bērni gatavo dažādas kompozīcijas. Iepriekšējos gados mēs gatavojām skolā, bet tagad mēs ļaujam viņiem izpausties mājās un nest savus gatavos darbiņus uz skolu un veidot izstādi.
Un, protams, gada visgaidītākais pasākums ir Miķeļa dienas tirdziņš, kur bērni var paši tirgoties, paši iepirkties un, protams, iet rotaļās, jā, emocijas pilns ir ceļš tad, kad pirmie ir iztirgojuši visu savu preci. Šogad mēs, protams, likām katram sevi reklamēt, pastāstīt, ko viņi ir pagatavojuši mājās, lai ieinteresētu pircējus. Nu, visi centās un visiem patika. Nākošie svētki, kuriem mēs gatavojamies, un arī jūs sirsnīgi gatavojaties, tie ir 18. novembris, un šogad tie ir 105 gadi. Ziemeļīrijā mums nenotiek pasākumi, latviešu pasākumi, jo vēstniecība mums ir Londonā un ne visi var aizceļot uz Londonu tieši šajos svētkos, tāpēc mēs cenšamies veidot katru gadu nedaudz mainīt, bet pamatā paliek tas, kad mēs ar bērniem gatavojam koncertu, un atkal ir šīs radošās nodarbības, kurās, piemēram, pagājušajā gadā uz izgatavotas māla pamatnīcas mārīt, bērni krāsoja katrs savu mārīti. Tāds pamatīgs akmens, kur viņi aiznes mājās. Ja, un arī tādā veidā, man gan bildes es ātrumā neatradu, ir tapis lielais plakāts ar visiem Latvijas simboliem un vēlējumiem, kur katrs bērns bija uzzīmēta Rīga, un katrs bērns izkrāsoja kādu no Rīgas namiem. Protams, katrā jubilejā neizpaliek kūkas un našķi un fotografēšanās. Šogad mums ir nedaudz sarežģītāk šo svētku svinēšanu, jo mēs gribam apkopot vēl vienu pasākumu, gribam aizbraukt, jo daļa no bērniem apmeklē arī pulciņus Dublinā, kas ir īrijas daļā, un īrijas vēstniecība arī tieši šajā dienā, jo tā ir sestdiena, rīko koncertu, uz kuru mums ir dažiem bērniem noteikti jāpaspēj. Tā kā mums būs agrais koncerts, spēles, rotaļas ar un ap Latviju, viktorīna par Latviju kopā ar vecākiem. Skrienam cauri visiem pasākumiem, un nākošais pasākums, kuru mēs arī esam pārveiduši no sākotnēji atkal bērnu koncerta uz brīva formāta pasākumu, kur bērni šajā dienā atpūšas, ko nozīmē atpūsties, rotaļājas, tiekas ar Ziemassvētku vecīti. Šogad noteikti cepsim piparkūks pirms Ziemassvētkiem, jo pirms pasākuma tas aizņem pietiekami daudz laika, un tad bērni ir tādā kulminācijā, kad nevar neko īsti izdarīt, jo viņiem jau šis darbošanās prieks sagādā gandarījumu. Ir mums arī bijuši aktīvi, šeit es varu runāt pirms nelielā pārtraukuma, pirms saucamās pandēmijas, ja mēs tā vēl varam saukt, kad mums bija liekta tikšanās, vecāki arī gatavoja Ziemassvētku izrādīt. Neviens aktieris pie mums nevar atbraukt, tad vecāki gatavo bērniem tādu Ziemassvētku izrādi, kuru viņi skatās. Ja, neizpaliek dāvanas, neizpaliek rotaļas. Ko mēs vēl darām? Mēs piedalāmies konkursos un esam aktīvi spēlējis Latviešu valodas aģentūras Vardulēnu konkursā. Mēs cenšamies piedalīties katru mēnesi. Tad mēs vēl piedalāmies konkursā protu, kas notiek īrijā. Ir bijis tā, ka no skolas mums ir bijuši 12 priekšnesumi, mēs esam saīsinājuši, jo iznāk tā, ka, ja sākotnēji konkurss bija oktobrī, tad tagad ir februārī, bet kā jau jūs zināt, februāris ir diezgan tāds
Tas ir mēnesis, kad bērni diezgan daudz slimoja un grūti paredzēt, kad kurš būs vesels. Jā, sadarbība iepriekš vēl bija pandēmijas laikā, kad bija pozitīvi. Mums bija sadarbība ar īrijas skolu, Kāpnītes diasporas skolu, un tad arī viņiem bija, tai skolai bija konkurss, un mēs piedalījāmies, un mēs dabījām arī balvu, un mēs kopā skatījāmies teātra izrādi, un tad mums bija dzējas dienas. Ir pozitīvi tam, kad mēs varam satikties arī attālināt, jo bieži vien klātienē ceļa attālums šķir mūs visus, ja? Nu, un šeit bērnu zīmējumi un labi vārdi skolotājiem, kādi mēs esam, kādi mēs būsim, kādiem mums ir jābūt. Varbūt jums ir kādi jautājumi, uz kuriem es varētu atbildēt. Paldies! Jā, man ir viens jautājums. Labvakar vēlreiz. Tieši par Mitkeļdienas tirgu aptuveni, ja jūs, Vineta teica, viņi tagad vienkārši sagatavo tos, kas tas bija, dekorācijas? Dārzeņu, rudens kompozīcijas, jā. Kompozīciju izstādes veido. Bet kas tieši ar tirdziņu sasaistīts? Ir kaut kāda, kā jums tas tirdziņš notiek? Varbūt kaut ko mazliet vairāk variet pastāstīt. Ko tieši bērni tirgo tajā tirdziņā? Mājās kopā ar vecākiem izgatavo vai nu kādu ēdamu lietu, ja, nu, piemēram, kādu plātsmaizi, kādu keksiņu. Tad mums ir stūrīts ar svaigi spiestajām sulām, žēlējā glāzītes. Tad ir citi, kas ir izgatavojuši, pieņemsim, jau vai nu kādas Latvijas simboliņus no dzijas, no koka, vai ja vecāki prot līmēt un dažādas attēlus uz krūzītēm, tad viņiem jau ir sagatavoti šīs uzlīmītes, kur bērni paši var uzlīmēt un izveidot savu krūzīti. Tātad viss, ko viņi kopā ar vecākiem ir gatavojuši mājās. Par simboliskām naudiņām. Un pat ir tā, ka šogad jau ir, pat cik tas ir vairākus gadus bijis, bija patīkami vērot, ka tie bērni, kas neiztirgoja, ja, nu, tirdziņš ir beidzies, bet prece vēl ir palikusi, un tad bija tā, nu, jūs varētu no manis nopirkt par velti. Ja? Tas teiciens jau neatbilst latviski, bet jā, tātad izdala savu preci, un tad, kad visi ir paņēmuši to, ko viņi ir atnesuši, viņiem bija tāds prieks. Mans galds arī ir tukšs. Nu, tīri tā, un tad bija arī patīkami vērot, kā bērni iepērkas. Pirmkārt, jau tā skaitīšana, ja, lielākiem un mazākiem. Un tad bija tādi, kuri pie sava galda nevarēja nosēdēt, bet bija jāiet tikai iepirkties, un tad vecākam vajadzēja šo lomu uzņemties. Bija savukārt tādi, kur negāja un gribēja tikai tirgoties. Nu, šeit arī ļoti labi var redzēt šo bērnu raksturu un attieksmi. Man patīk. Un viņi gaida šo pasākumu ļoti. Pirmās reizes, protams, ir grūti, bet, nu, jo tas nav tāds tirdziņš, kur tu peļņas tirdziņš. Tas ir vienkārši tirdziņš priekam, lai saprastu, kas ir pirkšanās, kas ir pārdošana, kas ir knaulēšanās, ja, lai mēs varam lētāk varbūt iemainīt kādu preci. Paldies jums par ideju. Un turpinājumā es mazliet vēlos jums parādīt dažus Latviešu valodas aģentūras materiālus un vienkārši arī atgādināt par tiem, jo ir diezgan daudz kas, ko jūs varat izmantot arī gaidot 18. novembra svētkus. Un es atvēršu Māci un mācies lapu jums jau zināmo. Tā, es ceru, ka jūs tūlīt tās jautāšu, vai jūs redzat Māci un mācies lapu? Mājat ar galvu, tā tad redzat ļoti labi. Un jūs jau zinat, ka ir šī te zilā puse māci un zaļā mācies, tātad tagad es esmu atvērusi šo te sadaļu māci, kas ir zilā krāsā,
Un jums jau zināmā vieta ir tātad pie metodiskajiem un mācību materiāliem ir sadaļa diasporai. Un šeit ir diezgan daudz mēlītes, ja, un viena no tām ir metodiskie un mācību materiāli. Es šo saiti pēc tam iekupēšu Tārzētavā, bet nu tomēr apskatāmies to ceļu un apskatāmies, kas tur ir. Un tātad, es tūlīt pavilkšu, lai man netraucē tā melnā josla, un tātad šeit ir jau vairākus gadus atpakaļ ievietot tādi materiālu apkopojumi. Kāpēc? Tāpēc, ka mums daudz kas ir, bet tad, kad mums par vienu tēmu vajag atrast, tad ir diezgan grūti iziet cauri visiem materiāliem un atrast, kas tad tagad attiec uz 18. novembri, vai kas attiecas uz Mārtiņiem vai uz kādiem par kādu citu tēmu. Un šeit es jau esmu tagad atvērusi, ja, bet ir materiālu apkopojums 18. novembris Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Un, kad jūs klikšķinām uz lejuplādē, tad atveras šāds materiāls PDF formātā, kur ir apkopoti. Es domāju, ka visi, varbūt kāds arī tur nav iekļuvis, varbūt kāds jaunāks materiāls, bet tātad tie materiāli, kuru var kaut ko izmantot, gaidot 18. novembri vai svinot, ja, un šeit ir sakārtots gan pa vecumiem, tātad, piemēram, 7 līdz 9 gadi, ir saita klāt, ir nosaukums, ir mazlietiņ aprakstīts, kas tas ir, ja, tātad kādam mērķim, un jūs vienkārši varat pārskatīt un atcerēties, kādu materiālu Latviešu valodas aģentūrai par šo tēmu ir. Tātad šeit mēs varam lieliski izmantot latviešu valodas bilžu vārnīcas digitālo versiju, lai atkārtotu kādus vārdiņus vai parādītu tīri vizuāli, kā tie izskatās. Tad ir interaktīvais materiāls Mācāmies latviešu valodu, kas ir 10 līdz 12 gadus veciem skolēniem. Tātad šeit ir uzdevums par Latvijas simboliem, valsts izveidi, attīstību, jā, tātad uzdevumi. Un te arī šajā apkopojumā ir tāda piezīme, ka materiāls, protams, nav jauns, un līdz ar to varbūt ir dažas lietiņas, kas tur ir novecojuši. Piemēram, mums prezidenti mainās, bet materiāls vēl joprojām ir tas pats, jā. Bet to jau mēs bērniem varam pateikt un papildināt, bet pats materiāls ir izmantojams ļoti labi. Un atkal ir saita, kur jūs varat atvērt un apskatīt. Tad jums jau zināmais mācību līdzeklis Labdien. Tur atkal ir norādīts konkrēts darba lapas, vecums 10 līdz 15 gadi, un arī, tātad, ko mēs tur varam darīt, ja? Ko mēs kādam mērķim varam izmantot. Tālāk, interaktīvais materiāls Mācāmies latviešu valodu. Es varbūt palielināšu mazliet, lai jums vieglāk redzēt. Mācāmies latviešu valodu šeit no 13 līdz 15 gadu vecumam, jo mums taču arī dažādu vecumu bērni ir. Un arī norādīts, ka skolēniem ar labām latviešu valodas zināšanām. Tātad te ir vairāk tekstu, jau sarežģītāk lielākiem bērniem, un te atkal var lasīt, kaut ko uzzināt, ja, tātad par brīvības cīņām, par šo neatkarības iznīcināšanu arī un tā tālāk. Ja? Tālāk Es un Latvija šāds materiāls 13 līdz 14 gadus veciem bērniem. Arī tātad šeit arī diezgan ir daudz uzdevumu, 11 darba lapas par Latviju, nozīmīgiem cilvēkiem, notikumiem, arī skolēniem ar labām latviešu valodas zināšanām. Un tad nākamais latviešu valodas mācību un pārbaudas uzdevumu diasporas nedēļas nogales skolām, jā, 7-9 gadi, tur tāds darba lapas ir, kur var rakstīšanas prasmes. Tad ir atkal 10 līdz 12 gadus veciem bērniem līdzīgs materiāls, tikai, protams, jau sarežģītāk. Un te vienlaikus gan šo te tekstu izpratni, gan ir par šo tēmu materiālu, gan arī apgūst gramatiskās struktūras. Ja? Tātad tas nebūs tieši svinēšanai, bet šajā te novembrī mēs jau gatavojoties šiem svētkiem varam izmantot šo tēmu, lai pilnveidotu dažādas prasmes, lasīt prasmi un tā tālāk. Tad ir digitālais mācību materiāls Latvijas ABC, burts L, ir Latvija, un tur ir 5 uzdevumi par šo tēmu, tātad tādiem sākumskolas vecuma bērniem, un tur ir arī Latvijas simboli, Latvijas karta un tā tālāk. Tad lasāmā grāmata latviešiem pasaulē, tātad ar ļoti labām latviešu valodas zināšanām, 12 līdz 15 gadus veciem bērniem, jā, tātad varam izmantot dažādus tekstus lasīšanai. Tad man ļoti patīk šis materiāls, interaktīvs materiāls Latvija laikā un telpā, personības un notikumi. Un šeit aprakstā ir rakstīts, ka tur ir gan par mūsu eksprezidentiem Egilu Levitu un Vairu Viķu Freibergu un citām nozīmīgām personībām, bet patiesībā tur ir diezgan
diezgan daudz personību, kuras ir Latvijai nozīmīgas. Protams, tās nav vienīgās un varbūt nav pašas galvenās, bet tur ļoti lieliski var iepazīt tādās vienkāršās intervijās, veicot vairākus uzdevumus, un, ja ieinteresē, tad varam meklēt kādus papildus materiālus. Tātad ir svarīgi saprast, ka, lai arī Latvija ir maza valsts, un tālu varbūt no jums, bet lai bērni saprot, ka arī ir tādi ļoti nozīmīgi un īpaši cilvēki dzīvo Latvijā, kas ir ne tikai Latvijai svarīgi, bet kas ir zinām arī citās valstīs pasaulē, ja, kas, piemēram, ir apceļojuši visu pasauli, vai kādi politiķi vai sportisti īpaši. Ja. Tātad šāds materiāls. Tā kā Vineta jau ierunājās arī par Miķeļiem Mārtiņu dienu, tad tepat to es tagad nevēršu vaļā, ja, bet tepat blakus arī ir materiālu apkopojums Miķeļu un Mārtiņu diena, un pat divi šie te materiāli, viens ir līdz 6 gadu vecumam, viens no 7 līdz 15 gadus veciem skolēniem. Tā ka veriet šos te vaļā, ja, es aizsūtīšu to kopējo saiti Tērzētavā, un jūs to varat lieliski izmantot. Vēl dažus vārdus vispār par gadskārtu svētkiem, valsts svētkiem un svētkiem. Gribu jums parādīt vēl divus materiālus. Tie ir jauni materiāli, par tiem neesam jums stāstījuši. Tātad šeit pat, kur ir metodiskie un mācību materiāli sākumskolai. Kāpēc mēs neesam stāstījuši? Tāpēc, ka tie nav materiāli diasporai, bet ir atsevišķi uzdevumi un metodiskie paņēmieni, kurus jūs varētu izmantot. Un redzat, atvērās, un te pirmajā mēlītē ir uzraksts metodiskie materiāli, un tie ir domāti šobrīd Latvijā, šajā te reformas laikā pārējā uz vienotu skolu, jeb mācībām valsts valodā, latviešu valodā. Un šeit ir matemātika 1. klasē, sociālās zinības 1. klasē, dabas zinības 1. klasē, tad ir tie paši priekšmeti dabas zinības, matemātika un sociālās zinības un vēsture 4. klasē. Šoreiz es gribu pievērst uzmanību vairāk uz šiem te sociālās zinības un vēsture, ja mēs runājam par svētkiem. Bet vispār šajos materiālos ir atbilstoši skolu programmām. Autori ir paskatījušies, kas katrā tematā ir tas būtiskākais vārdu krājums, kas bērnam jāapgūst, un ir piedāvāt dažādi metodiskie paņēmieni, kā to stundā apgūt, un ir arī dažādas darba lapas, izdevas materiāli, tātad tas, ko mēs varam dot skolēniem. Un faktiski no visiem šiem materiāliem jūs varat atrast arī to, kas ir izmantojams arī jums diasporas skolā, īpaši no 1. klašu materiāliem. Ja, bet šoreiz tad es atvēršu, parādīšu tieši sociālās zinības 1. klasē, un tagad, ja es palielināšu mazliet, lai var labāk redzēt, tātad sociālās zinības 1. klasē saturā, jūs jau redzat, iepazīsimies, kā mūs sauc, kas kur atrodas, mācību piedarumi, sakārto savu mācību vietu. Šīs visas tēmas ir tās, kas jums arī nodara. Bet, ja mēs ejam tālāk un redzam, te vēl ir citas tēmas, kas mums skolā ir, bet 3. temats ir, kā sadarboties, svinot svētkus ģimenē un klasē. Un te ir tātad 3 aktivitāšu apraksti, gadskārtu svētki, kādus svētkus svinam un svētku simboli. Un, protams, es tagad netērēšu laiku, nevēršu vaļā attiecīgās lapuses, ja jūs paši varat iepazīties, vienkārši es jums pastāstu, ka šos materiālus arī jums ir vērts apskatīt, un tos jūs varat izmantot. Tātad, gan runājot par svētkiem vispār, šeit nebūs tieši par atsevišķiem svētkiem, bet par svētkiem vispār, gan arī, protams, pie citām tēmām, kur jums tas būs aktuāli. Vienīgais, ko es jums varu parādīt, tātad, kā labi, te ir arī saites, ja, tātad, kā izskatās vispār. Tātad šeit ir aktivitāte, ja, kurai nosaukums ir uzreiz aktīva saite uz pielikumu, ir apgūstamais vārdu krājums, piemēram, šeit ir svētku nosaukumi, gada laiku nosaukumi, ir norādīti valodarbības veidi, kurus skolēns izmantojot šo aktivitāti pilnveido, un ir skolotājiem aprakstīts, kas tad ir jādara, ko skolotājs dara, kuru darba lapu vai kuru materiālu izmanto skolēns, ja, un kā viņš tur apgūst, un vēl ir norādīti varianti, kā to var izmantot un tā tālāk. Tas, kas ir jāzina skolotājiem, un ja mēs aizejam uz pielikumu, tad mēs šeit atrodam konkrēti vai nu darba lapu, vai izdevas materiāli, kas ir izgriežams un kaut kā kārtojams, jā, vai tātad tie ir gan melnbalti, gan krāsaini, visādi.
Tāda pati struktūra ir arī pārējiem materiāliem, un tagad es atvēru, parādu jums, ka tātad ir arī sociālās zinības un vēsture 4. klasē, un te, ja mēs paskatāmies saturā, tad šeit jau saturs ir diezgan sarežģīts, tā ir 4. klase, bet arī šeit ir 3. temats, kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā. Temats ir mazliet atšķirīgs, bet tas arī ir saistīts ar svētkiem Latvijā, ar svētku kalendāru, ar tātad svētku izcelsmi un Latvijas kultūras kanons. Tā kā es iesaku ieskatīties arī šeit, ja jums ir mazliet lielāki bērni un ar labākām valodas prasmēm, tad jūs varat izmantot arī šo un paskatīties, kas jums noder no pielikumiem. Tā kā šo te es arī saiti uz šo vietu jums arī aizsūtīšu, un jūs varēsiet arī tātad, ja jums tas der, tad jūs varat izmantot arī šo materiālu, ja? Tā kā ar tiem es tad jūs esmu iepazīstinājusi. Brīnišķīgi, paldies jums liels. Nu tad, Stokholmas latviešu skola ir vienkārši visbrīnišķīgākā lieta, ko es esmu diasporā darījusi. Kā jau 6 gadus es esmu Stokholmas latviešu skolā, un 4 no tiem es esmu diezgan atbildīga amatā, tā kā varu stāstīt daudz un dikt par visu, kas notiek skolas dzīvē. Nākamo lapu, lūdzu. Pats par sevi ir skolas vēsture, kas mūs dara vienu no īstenībā visvecāko diasporas skolu, un arī mēs esam vislielākā diasporas skola. Skola tika uzskatīts, ka skola dibināja jau 45. gadā, kad pirmās bēgļu laivas ieradās Gotlandē, un pirmās ģimenes 9 no tām uzreiz sāka visus bērnus saveda kopā un turpināja skolu un neļāva tā teikt latvietībai pazust, un joprojām mums ir skolotāji, kura ir jau vecmāmiņa un jau joprojām ir mūsu skolā, līdz ar to tas ir milzīgs prieks un tradīcijas turpinās, un ir bērni, kuriem ir vecvecāki atbraukuši, un viņi var stāstīt par pirmo trimdas laiku, jo šobrīd jau kā diasporā mēs esam, kas atbrauc vakar, jau skaitās arī diaspora, bet mēs esam ar vecām un lielām tradīcijām. Un skolā ir, protams, skolas grāmatas, skolas likumi, un pats par sevi pirmais ir, ka mēs turēsim latviešu valodu godā, un mēs runāsim skolā latviski, kas ir ļoti grūti, jo kā iepriekšējā runātāja no Ziemeļīrijas teica, ja, tad mums zviedru valoda ļoti roku rokā nāk virsū, jo lielākā daļa mūsu bērnu ir dzimuši šeit, lielākai daļai mūsu bērnu ir viens vecāks zviedrs. Un latviešu valoda ir arī tā, ka tikai skolā tiek runāta, un tādēļ ir ļoti, ļoti grūti, ka noturēt viņu, un ir ļoti liels prieks par bērniem, kuri turpina un mācās un ir kopā ar mums. Nākamā lapa. Ja. Skolai ir grāmatiņa, kas tiek pilnveidot vai atjaunot katru pusgadu. Un no rudens grāmatiņas es izņēmu šos te brīnišķīgās bildes, kas ir pats par sevi. Mums pirmā skolas diena vienmēr notiek ārā, kurā savācās visi. Un pēdējā skolas dienā ir mūsu absolventi 8. klase saņem namēju gredzenu, kas ir tradīcijā jau no, es teiktu, pirmsākumiem, jo namēju gredzenu mums palīdz iegādāt Eglīšu fonds, Andrija Eglīšu fonds. Un tas, man liekas, ir ļoti tāds skaists, ka svētdienu es satiku meitenes, kas bija beiguši pirms 2 gadiem skolu, un viņas staigā ar namēju gredzenu pa ielu. Liekas, tāds asars. Skola pats par sevi mums ir ļoti liela. Mums ir 100 skolnieki, līdz ar to mums ir skolas pārziņa, mums ir skolas valde, mums ir skolas skolotāji. Un skolas pārziņa mums jau 4. gadu ir Agnese Blaubārde, kas arī ir pati skolotāja, un viņai šobrīd mums skolā ir 3 bērni, kas mācās, līdz ar to viņi ir gan kā vecāks, gan kā skolotāji, gan kā skolas pārziņa, ļoti labi zina par skolu visu, kas mums kā notiek. Un valdē mēs esam kopā 8 cilvēki, kam katrs, ja mēs gribam tuvāk skatīties, mums katram ir sava atbildība, katrs dara kaut ko, un visiem kopā, protams, ir jābūt, kas ir brīvprātīgs darbs, protams, un vakarā pēc 9, kad bērni tiek nolikt gulēt, mēs sākam plānot skolas darbību, un ko nu mēs darīsim un nedarīsim. Un tikko es saņēmu mailu no skolotājas, kuriem man jāizprintē materiāli ārā uz sestdienu, un blakus mums ir visi skolotājs, kas mēs esam.
Pirmsskolā mēs esam 4 grupas, sākot no gadīgiem, kurus vadu es, gadīgi, 2 gadīgi, līdz pat sagatavošanas klasē, kas jau skaitās mums kā jau skola. Un skola ir no sagatavošanas klases līdz 8. klasē. Mēs neesam līdz 9. klasē, jo 9. klasē Zviedrijā ir eksāmeni un pārbaudas darbu un satraukums, un tādēļ mēs nolēmām, ka mūsu skolu mēs beigsim 8. klasē, lai tad viņi 9. klasi var darboties paši tālāk. Nākamo bilde, mūsu skolotāju kolektīvs. Latvijas vēstniece Zviedrijā Ilze Rūs mūs apciemo lielos svētkos, reizēm viņi sūtas kādu citu savā vietā, bet, ja viņi ierodās, tad, protams, tie mums ir svētki, kā jau svētki. Šī bilde gan no 4. māja, šis nav 18. novembris, par ko man jārunā šodien daudz un dikti, bet pārsvarā mums viss skolotāji, tie paši vecāki un visi mēs vienmēr esam visi kopā. Nākamā bilde ir mans darbs. Šo daru es. Kā tagad man pareizāk teikt, man kreisajā pusē. Ja, ir gada plānojums, kas tiek sastādīts, kur mums ir katru sestdienu, ko mēs darīsim. Ir svētki, ir atbildīgais gan klases, gan atbildīgā klase, gan atbildīgais valdes dežurants, gan stundas un valdes sēdes un visi viesi, kas ierodās, un viss tas šeit tiek salikts. Jau principā es jau zinu visu, kas notiks mums nākamgad. Datumi varbūt vēl nesakrīt īsti, bet visi svētki, kas notiekās, mums sākās ar vienu nedēļu pirms pirmās skolas dienas. Mēs skolotājiem valdes savā satiekamies kopā un izplānojam visu šo te, kā mēs šogad darīsim un kas mums būs. Pirmā skolas diena ir pusdiena, bet mēs tad visi esam kopā, visa skola, un satiekam savu skolotājus kādu, brīsniņu tikai, bet ir pārsvarā 1. septembris vai 1. skolas diena tā, kur vecāki piedalās vai vecāki, kas teātri spēlē, piedalās un rāda mums izrādi, vai vecāki, kas spēlē Stokholmu spēlmeņos, mums aicina uz dejām, vai mums ir kāds cits veids rotaļas. Pēc tam nākamā diena mums ir ļoti svarīga Baltiešu diena, kurā šogad pirmo reizi 6. klase piedalījās ar savu tirdziņu, kā mums stāstīja tikko iepriekš par Meķeļdienu tirdziņu, bet mums ir Baltiešu dienas tirdziņš, un klase arī piedalīsies pēc tam Ziemassvētku tirdziņā, kas ir Baltiešu Ziemassvētku tirdziņš, un viņu mērķis ir tāpatās mājās sagatavots bulciņus un dzērienus, bulciņus un saldumu tur bija vairāk. Viņi šo tev naudiņu, par ko viņi iegūst, viņi tev krāja ekskursijai 8. klasi beidzot, jo viņi grib lielu ekskursiju, un tātad 2 gadu laikā viņi cer sev sakrāt daudz naudiņas jau. Kas bija vēl interesanti, bija, ka pēc šī, vispirms, protams, viņiem visa stunda bija pirms tam ļoti liela plānošana, ko kurš kā taisīs, kurš kad stāvēs pie tā galda, kurš ko kā pārdos, ko kā mēs runāsim. Bet kas bija ļoti interesanti, bija, ka pēc šīs stundas nākamajā sestdienā viņiem viena mamma, kas ir ekonome, nāca, un viņiem bija matemātikas stunda, kur viņi skaitīja, cik tad ir viņu ienākums, cik viņi ir iztērējuši naudiņu, cik viņi ir iztērējuši materiālos, cik viņiem ir šis te konkrētais ienākums, kas viņiem tagad ir jāieliek šī ekskursiju fondā. Brīnišķīgi tas bija. Man pilnīgi plāns, ka man meitiet 2. klasē, mums jāsāk arī būs nākamgad. Tad mums bija Miķeļdiena, kas ir mums svētki, kas ir pusdiena, tas nozīmē mūsu skolas diena ir 4 stundas, katru sestdienu 4 stundas, un mēs sākam 10, kā Riku blakus mēs varam redzēt parastu sestdienu, tā teikt, mēs sākam 10 ar rīta kobrīdi, ko vada kādus klases vecāki, un tad mums ir stundas, mazajiem ātrāk ir pusdienas un ātrāk beidzam, lieliem ir garāka diena, pusdienas vēlāk, bet Miķeļdiena, piemēram, un 18. novembris arī un meteņi būs pusdienu svētki. Tas nozīmē, ka pirmās 2 stundas un rīta kobrīdis, tā teikt, būs šie te svētki, ko mēs svinēsim, un pēc tam ir pēc pusdienām lielās klases dosies vēl un mācīsies 2 stundas. Kādreiz mums bija otrādi, bet tad mazajām pirmskolas klasēm viņi bija tik piekusuši, ka viņi vairāk, ko lai es pasaku, vairāk viņus dzirdēja, kā mēs viņiem jau traucējam iet čučēt. Un tad mēs nolēmām, ka varbūt mainīsim otrādi, ka no rīta tad būs šie svētki, un tad mazie varēs iet čučēt, un lielie tikpat porguruši varēs iet mācīties tālāk.
Nu, re, un tātad mums ir svētki, kas mums ir Miķeļdiena, Mārtiņa diena, 18. novembris, Ziemassvētki, meteņi mums ir pēdējos 3 gadus bijis kā karnevāls vai kā talanta šovs, jo mēs īsti meklējam jaunas lietas, ko kā un darīt. Lieldienas, 4. maijs un skolas beigšana vai izlaidums, ja mums ir izlaidums. Šogad mums būs izlaidums, nākamā mums izlaidums 1. gadu vairs nebūs, jo mums nav nākamgad 8. klase. Nu, re, tāds izskatās mums skolas gads, mācību plāns, un nākamā bilde ir par mani vienu. Jo man jārāda ir sevi, šie ir mani bērni. Es pati esmu, es daudzus gadus meitai mācīju, bet tad, kad es sapratu, ka es labāk gribu būt viņai mamma, nevis skolotāja, jo nevarēju īsti saprast, kā viņa man uzrunā un kā. Es samainījos un kļuvu par skolotāju šiem te vismazākajiem saulītēm, un ar viņiem ir visinteresantāk, jo var plānot visu, ko tu gribi plānot, bet ja stundā viņi ir izdomājuši, ka mēs darīsim šitā, tad mēs tā arī daram, un viss notiekās diezgan ātri un tūlīt, un vienkārši viņi ir brīnišķīgi. Un tad 18. novembris, par ko man jārunā. Nākamā bilde, un tad mēs bišķiņ tā varam doties uz priekšu, jo īstenībā paldies šī iespējai runāt par 18. novembri, jo man vajadzēja izskatīt cauri visu skolas bildes, lai atrastu šīs bildes, jo man likās, taču tik daudz viss, kas tiek darīts, bet kas tad tiek darīts? Pats par sevi tiek darīts ļoti daudz klasēs, un klasēs tas viss tiek sadalīts, tā teikt, kurš kurām vecumam, un par to mums atbild paši skolotāji. Mums vienmēr ir runa par karogu, mums vienmēr ir runa par Latviju. Jautājums ir, kura klase, ko dara. Un te man ir mazliet salikti 3 gadi kopā, jo es gribēju likt, nevis es gribēju, bet man tā sanāca salikt 3 gadus, ka man ir sākās šis 19. gadu, pēc tam mēs aizlecam uz pagājušo gadu, un tad mēs aizlecam atpakaļ uz 20. gadu, kad mēs sēdējām visi Zoomā. Ne visi, ne. Daudzi nesēdēja Zoomā. Nu, re. Tātad, nākamā bildē, lūdzu, ir mūsu klases skolas Latvijai uz 101 jubileju. Mēs taisījām no Lego šādu te milzīgu Latviju, un pēc tam visi, protams, kopā bildējām, bet katru gadu mums ir Latvijai tiek dots sveicieni un lietas, ko mēs gribam sūtīt un kā mēs gribam rādīt. Nākamajā bildē mums ir gan mazākiem, gan lielākiem bērniem. Mēs esam taisījuši šādas te roksprāts un lidmašīnas sūtījuši un sveicienu mazos karodziņus sūtījuši. Pēc tam, tas mums šis te viss notika 19. gadā, ja? Pēc tam nākamā bilde jau mums ir pagājušais gads, kur mums bija no vēstniecības pārstāvi ciemos un bērni lasīt dzejoļu. Tad mēs jau visi lielajā zālē visi kopā sēdējām un jau piedalījāmies, tā teikt, vairākos eksemplāros. Tā, un nākamā bildē man ir mazliet darbs, no ko mums klasē mēs darām, ka mēs turpinām. Mēs esam par tēmu Latvija, bet mums ir mazliet visādi piesitieni, ko kuri dara saistībā ar kuru vecumu. Šobrīd šī klase ir 6-gadnieki, ko mēs redzam. Tad 6-gadnieki mēs likām puzli un mēs darbojāmies ar rubas lapām, kas ir ļoti foršas, man noteikti iesaku, ļoti patīk. Nākamajā lapā ir paši mani mazākie 2 bildes, kur mēs taisījām ar vecākiem, protams, ne bērni. Mēs taisījām tādus, kā mēs viņus nosauksim, skrienamos, jo es domāju, kā reiz, lai visiem citiem būtu priecīgs prāts, tad mēs sataisīsim tādus skrienumus, un tad bērni mazie varēs gadīgi skriet pa visu skolu, viņus vicināt, kas arī notikās. Un mēs taisījām arī šo te ar pašiem mazākiem, kas īstenībā ir interesanti, mēs taisījām, kā bingo būtu jāspēlē, bet mēs vienkārši izrunājām, kas tas ir, un tad es katram iedevu kartīti, un tad viņiem bija jāsameklē, kur uzlikt virsū viņas. Un apakšējā mums ir karogs, kas tika taisīts, ka taisīja jau bišķiņ gadu vecāki bērni. Jā, nu re. Un nākamā bilde. Skolas bērni vienmēr piedalās 18. novembra dievkalpojumā un atbildīgi ir, vai arī pareizāk sakot, nes, un tur Latvijas karogu. Un Kristaps bija pagājušajā gadu 6. klases skolnieks, kas piedalījās tieši un varēja nest karogu. Un kas mums vēl ir dažas lietiņas, kā sveces taisīja, kā karogu taisīja, kā rakstīja apsveikumu Latvijai.
Un nākamā bildē mēs arī redzēsim, kā šie karogi top, jo rekur mums ir tātad skolotāji sagatavojusi karoga pamatni un bērni lipina virsū vatas piciņas. Tā. Un tad nākamā bilde jau ir no momenta, kad mēs bijām Zoomā. Un Zooms mums tātad arī bija, mums bija ļoti interesanta situācija Zviedrijā, jo mēs drīkstējām tikties, bet skola nolēma, ka tā kā mēs esam no visas Stokholmas un mums ir jābrauc tāli ceļi, tad mazie bērni, kas var iztikt bez vecākiem vai arī vecāki iešmauc iekšā, tie tiekās klātienē un lielie bērni tad šo gadu pavadīja Zooma nodarbībās. Un bilde, kur bērni ir klasē, ja, tie mēs esam mūsu 5-gadnieki, un mēs ļoti labi bija. Es īstenībā nedrīkst tā teikt, bet man ļoti patīk nodarbības, kad vecāki nedrīkstēja būt skolā, jo viņi atveda bērnus, pie durvīm es viņus sagaidīju, mēs gājām iekšā, mēs darbojāmies, un tad vecāki saņēma bērnus. Nākamā bilde ir, protams, par to, kā kurš skolotājs izmanto situāciju, ka mēs sēžam Zoomā, un Signe, protams, ir ieradusies ar visu valsts galvām, jo tur vienmēr varēja sagaidīt, ka viņi būs izdomājis kaut ko jauku, lai arī svētkos, lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši sēžam, kur mēs sēžam un sūt visiem sveiciens. Un pēdējā bilde, kas man ir ielikta, ir visskaistākā bilde, kas, protams, ir svētku galds, ko katru gadu vecāki vienkārši pārspēja, man liekas, paši sevi un mūs visus, un tas vienkārši ir brīnišķīgi un skaisti. Nu tā tiek svinēta 18. novembris Stokholmas latviešu skolā. Paldies! Jautājumi? Jā, liels paldies Jūlijai. Man liekas, ka šo te ideju, patiešām, jā, jums laikam tiešām bija tāds liels tāds ieskats savās atmiņās to visu atlasot, jo jāiet cauri vairākiem gadiem, vai ne? Un, Tieši tā. Es jums šādas iespējas vēl došu, jo vēl ir citi svētki priekšā, tā kā varēs arī pārējie to darīt droši. Un man liekas, ka tiešām skatoties un klausoties, jūs varējāt tā domāt, mēs ar šitā esam darījuši, mums ar tādu kūka bija un vēl, bet varbūt tomēr ir kaut kādas lietiņas vai ne, kuras, kā jauna ideja tomēr. Tas jau ir tas vērtīgākais, ka mēs varam gan to apstiprinājumu gūt savam darbam, gan arī kaut ko mazliet jaunu, vai arī aizmirstu. Ir tas darīts, bet ir piemirsies, jo bija Covid pavidu, un tad mēs nedarījām. Un tā tālāk. Kādi jautājumi, kolēģi? Sakiet, lūdzu, man aģentūrai jautājums. Es nevarēšu līdz galam piedalīties. Gribēju vaicāt, kā notiks, jūs teicāt, varētu aizsūtīt tās prezentācijas un varbūt šo ierakstu arī, kā jūs sūtīsiet? Vai... Jā. Tie tātad kolēģi, kuri uzstājas, vai daži man jau ir atsūtījuši, daži atsūtīs vēl prezentācijas savas, jā, un tad ieraksts, nav tā, ka viņš šodien gatavs un rīt sūtam. Mēs viņu vēl, kamēr lejuplādējam, apstrādājam un tā tālāk, un tad, kad es visu esmu dabūjusi, tad es arī nosūtu vēstuli, kurā ir saite, kur tad atrodas ieraksts, un ir vai saite vai pielikumos šīs prezentācijas, un jūs tās saņemsiet. Ja jūs esat reģistrējušies, tātad jūs esat saņēmuši informāciju par šo semināru, un tātad jūs arī saņemsiet to. Tā kā jā, viss kārtībā. Bet Jūlijai vai varbūt kāds jautājums būs? Vēl šobrīd, varbūt arī, ja ienāk prātā, droši rakstiet ērzētavā, un mēs jau redzēsim, un arī varam vēlāk atbildēt. Bet tiešām liels paldies. Linda, Baibai ir jautājums. Rociņu pacelt. Tā, Baiba, lūdzu. Bet Baiba, jums neskan mikrofons. Vai man var dzirdēt tagad? Jā. Jā. Paldies, Jūlija, par tavu stāstu prezentāciju. Man ļoti patīk. Man šeit tie ir laimīgi bērni, kas var tādā skolā mācīties ārpus Latvijas. Un man interesē viena lieta, vai Stokholmas skolā jūs dalat, kā jūs dalat, labi, es kā saprotu, tie bērni, kas iet jau pamatskolā, tur tiek dalīts pa klasēm, bet kā jūs dalat mazuļus? Piemēram, tos, kas ir līdz 3 gadiem vai 3-6 gadi, vai viņi ir kopā, un tu teici, ka mammas nepiedalās, tev tā pieredze patika. Un mums ir tāda
man tas interesē arī par mūsu skolu, Monreāls skolu, vai vecāki paliek un līdz cik gadiem viņi paliek un kā jūs komunicējāt to, ka lai viņi nenāk tomēr, kad darbs ir produktīvāks, varbūt, kad vecāki nav klāti. Paldies! Tā tieši tā arī. Mēs pēdējos gadus mums sākumā bija, ka ir skola no 1. klases vai sagatavošanas klases, un tad mazie tie brāļi māsas, viņi tā teikt sastumt vienā telpā iekšā, nu tad jūs te pasēdiet. Un kaut kā sāka, ka vienkārši, kāpēc mums tā jāpasēž, sāksim, tad dziedāsim, tad darīsim to. Un pēdējos 4 gadus mums ir, ka pirmskola arī tiek dalīta 1 līdz 2 gadīgi, kuriem vecāki nāk līdzi, 3 gadnieki, kuriem vecāki nāk līdzi, bet viņi tiek nevis bīdīti ārā, bet varbūt aiziet padzert kafiju, mamma aizies uz padzerties, mamma aizies vai ne, bišķiņ, bet, piemēram, mana meita mani nelaida ārā vispār, es nedrīkstēju vispār pat ne soli paspērt, tāpēc es kļuvu par skolotāju, es jau neesmu, man nav vēlmes bijušas tādas, ja. Bet 4 gadniekiem, 5 gadniekiem ir vienmēr kāds vecāks, kurš paliek iekšā klasē, ja gadienā kas vai ja gadienā ko, bet viņi tā lēnām tiek neizstumti, bet lēnām, ļoti lēnām, jo ir tiešām ļoti, ļoti labi, pat ja mēs tiekamies tikai reizi nedēļā, ļoti labi var redzēt, ka mamma nav tas labākais, kas var sēdēt blakus. Reizēm tas bērns ir daudz foršāks un labāks, ja mamma nav blakus. Bet mums vienmēr tagad, man bija pagājuši, kad bija tie 1-2 gadnieki, un tad, kad 2 gadniekiem nākamajā gadā paliek 3 gadi, mēs runājam, vai ir kāda mamma, kas grib uzņemties šo te grupiņu. Pagājuši gadu man ļoti, ļoti, ļoti paveicās, jo mums bija vecmāmiņa, kurai vecākais mazbērns beidz 8. klasi Lilitai, kas mums vispār ir zelta vērta. Un viņai mazākais mazbērns bija tieši šis 3 gadnieks, un viņi vienkārši paņēma, beidz 8. klasi un aizgāju uz 3 gadniekiem. Tas vispār es biju sajūsmā. Bet nākamgad es ceru, ka man būs tagad 10 bērni, kas no maniem saulītēm iet uz nākamo grupu, un es ļoti ceru, ka man būs vecāks, kurš viņus paņems savās, tā teikt, un mācīs tālāk. Jā. Paldies par atbildi, un iesim tālāk. Došu vārdu Sandrai Kaktiņai no Jitlānas Latviešu nedēļas nogales skolas Mazputniņš, Dānijā, un viņi iepazīstinās ar savu skolu, un arī tātad, kā tad notiek pie viņiem šī gatavošanās svētkiem un svētku svinēšana. Lūdzu, Sandra, jums vārds. Paldies, Linda. Milzīgs paldies, Vineta un Jūlija, jo tagad es uz jūsu fonu izskatīšos kā absolūta divnieku karaliene, jo prezentāciju es neesmu sagatavojusi, mājas darbu neesmu izpildījusi, bet laikam tas tāpēc, ka mums viss notiek ar pilnu jaudu un sezona ir sākusies ļoti jaudīgi. Protams, apskaužot, var skatīties uz Stokholmas skolu un viņu apmēriem, kā viņi strādā, un viņiem vēsture ir milzīga un visu cieņu. Un malači meitenes, ka turpinat un darat, un tiešām jūsu priekšā tikai noliekti galvu un paldies pateikt. Patiesībā, es esmu Sandra Kaktiņa, Mazputniņa vadītāja jau 6. gadu. Mazputniņš nemaz jau nav tik mazs, jo patiesībā jau pastāvam vairāk kā 15 gadus šeit Dānijā. Dānijā mums ir 2 skoliņas, ir Kopenhāgenes latviešu skoliņa Saules Aķēns, un mēs esam tā puseles, tāpēc arī saucās Jitlānas nedēļas nogales skola. Lūk, tā es jau tagad tās klausoties visu šo jau aizmirst, kas man bija jāsaka. Runājot par svētkiem, vēl par skoliņu, vai vajadzēja kaut ko vēl druscītiņu. Patiesībā, mēs strādājam ļoti pamatīgi, svētkus mēs svinam, man liekas, jau par daudz. Vajadzētu jau kaut kad piebremzēt un sākt nopietni mācīties, bet visu laiku viens aiz otram, kā jūs arī teicāt, novembris arī ir pilns svētku pilns. Un patiesībā šis rudens periods mums ir viss tāds apjomīgākais, jo mēs atklājam. Mums patiesībā skoliņā ir atvērto durvju dienas 3 reizes gadā. Tās mēs apvienojam parasti ar kādiem arī svētkiem, lai nāk jaunie un skatās, kā mums iet, un tad parasti ir jautri, un visiem ļoti patīk, un tā ir pirmā skolas diena. Mums ir parasti atvērto durvju diena, kur var nākt jebkurš, nepiesakoties, vienkārši nākam un baudam un skatāmies, kā mēs strādājam, ko mēs darām.
Tad nākošā ir Miķeļdienas tirgus, par kuru jau šeit runāja. Tad mums ir sezona uzsākot janvāris, atvērto durvju dienu, tā kā jauno gadu uzsākot, tad mēs arī veidojām atvērto durvju dienu un lieldienas. Tās mums ir tādas, jau sanāk 4, es jau pateicu. Lūk, savādāk mums varbūt atšķirībā no citām skolām, es gan aizdzirdēju, varbūt kļūdos, labojiet, mēs katru gadu izvēlamies kaut kādu skolai virstēmu. Ne tikai katru sestdienu, kad tiekamies, ir kaut kādas tēmas, bet mums ir gada virstēma, ko mēs ņemam visam gadam cauri, jo citreiz ir tā, ka tu tā vienā reizē, tā īsti nevari tam tā izurpties tik ļoti, kā gribētos. Tad šogad mums, piemēram, ir skolas virstēma pasaka līdz asakai, un tas nozīmē, ka visa gada garumā, visus svētkus mēs visu organizējam un pētam un skatāmies caur pasakas prizmu, ar viņus runājot, spēlējot, teātrī, lasot, atstāstot, visādos veidos. Jā, pagājušajā gadā mums bija sportot ir forši, kad mēs ļoti aktualizējām skolās sportu. Tad šogad esam paņēmuši pasaku. Bet, kā jau teicu, rudens mums ir viss trakākais periods, jo patiesībā valsts Latvijas dzimšanas diena mums ir viss gaidītākie un laikam visapjomīgākie svētki, jo tos mēs skoliņā īsti nesvinam, mēs svinam kopā ar Latviešu dāņu biedrību. Viņu organizētāja, nevis viņu, bet mūsu kopīgi organizētajā pasākumā, jo šis ir arī vienīgais pasākums, kad mēs savācamies kopā visas amatieru kopas, jo mums skoliņā arī darbojas bērnu kopa ar tādu pašu nosaukumu Mazputniņš, jo mēs dejojam skatuvisko tautas deju, mēs muzicējam, mēs dziedam. Un tad tieši ir īstenībā tādi vienīgie svētki mums gadā, kad mēs šeit uz mūsu pussalas satiekamies visas amatieru kopas un veidojam kopā koncertu, aicinot visus skatītājus. Šis ir arī gada apmeklētākais pasākums. Vidēji to apmeklē šo koncertu pasākumu 200 cilvēku. Mēs parasti plānojam 200 cilvēkiem, un pagājušajā gadā 74 no tiem bija bērni. Tāpēc tā ir tāds apjomīgs darbs, jo plānojot šos svētkus, protams, ka mēs paredzam arī, ko darīt bērniem, kā uzstāties, ar kādu programmu uzstāties, ko darīt, kamēr pieaugušie ballējās, kādas radošās darbnīcas un tā tālāk. Ļoti daudz visu no tā, ko jau kolēģis stāstīja, arī mēs esam, pareizi jūs teicāt, darījuši. Tā kā tas, nav nekas tāds ļoti, bet vienīgais interesants, varbūt kādam ideja nodara, novembris mums ir patriotu mēnesis, šogad pievalkam klāt arī Latviešu tautas pasaku patriotu mēnesim, bet patiesībā patriotu mēnesī katra skoliņas reizi mēs sākam ar himnu. Sākam ar himnas apgūšanu, tie, kuri vēl nav apguvuši, mācam, kad ir jāstāv kājās, klausoties un dziedot himnu, un tas ir vienmēr arī tāds mazliet, un tad īstenībā bērni ļoti labi atcerās to mēnesi, to Latvijas dzimšanas dienas mēnesi, jo to mēs darām tieši šajā mēnesī, tā uztvērt, protams, arī maijā vēl, bet patriotu mēnesī mēs katru reizi, kā tiekamies, tad atkārtojam, mācamies himnu un sākam skoliņas reizi ar himnu. Tieši tāpat apgūstam visus simbolus, un arī katrā reizē īstenībā mēs tieši 18. novembra pasākumam izvēlkam vienu kaut kādu, ar ko bērni tā dziļāk iepazīstinām. Šogad mēs esam izvēlējušies saktu, kā tādu patriotu mēneša simbolu, un tas būs arī tas, ar ko mēs nodarbosimies un ko veidosim un darināsim, pētīsim arī pašā koncerta dienā bērniem. Visiem bērniem, ne tikai mūsu skoliņas bērniem, būs iespēja radošajās darbnīcās ar saktas formu strādāt. Lūk, es tā beru, es jau pati netieku vairs līdzi, ko es te saku, ko nē. Ja kādam ir kaut kas, apturiet mani vienkārši un sakiet. Tas ir tāds, bet runājot par tādiem lielākajiem, protams, kā jūs teicat, tas mums ir 18. novembris, un pavasara periodā mums ir Latvijas skaņa bērnam, radošā mūzikas nometne mūsu skoliņas bērniem pirmām kārtām, un tad mēs arī aicinām klāt citus bērnus, kas mums ir tādi pavasara un rudens lielākie, uz ko mēs gatavojamies. Bet šiem svētkiem konkrēti šogad mums, kas tiks svinēt tieši 18. novembrī, arī lielā pasākumā un koncertā mēs bērniem piedalīsimies ar 3 dejām. Varbūt sanāks 4, ja labi ies šos.
Un protams, ar divām dziesmām, un viena mums būs kopdziesma ar kori un dejotājiem lielajiem. Jā, nu bērni ļoti gaida šo koncertu, jo tas ir milzīgs piedzīvojums, un tad ir daudz skatītāju un aplausi, un bērniem jau, protams, arī tas patīk. Un tas bija ļoti interesanti, ka mēs pirmajā reizē mēs tikāmies pārgājienā septembrī, un ka bērni nāk klāt un prasa, Sandra, nu kad mēs uzstāsim, kad mums koncerts, un jāatcerās, jo, nu, jā, mēs mēģinam koncertēt pa maksimumam. Visur, kur kāds dzied vai dejo, mēs spraucamies klāt, slienamies blakus un ļoti labprāt piedalāmies. Un pavasarī mums bija, tas bija pagājušā gada janvārī, visi gadi jau vienā čupā. Mēs bijām arī Minsterē ciemos pie Minsteres bērniem un pie Rūza Puķes un Dorēmiju, un tas bija tik milzīgs piedzīvojums bērniem, ka gribam atkārtot to vēl. Ja kāds vēlas mūs uzaicināt ciemos, droši to dariet. Mēs esam braucēji. Jā, man liekas, tā ir brīnišķīga pieredze, un mēs ļoti daudzas skolas, nu arī finanses un viss, protams, tas ir neizkopšo praksi, bet tā sadraudzība, man liekas, ka ir ļoti, ļoti svarīga. Ne tikai mums kā pieaugušajiem paskatīties, ko viens otrs dara un dalīties savā pieredzē, bet arī bērniem īstenībā. Un, nu jā, nu tā kaut kā. Es šausmīgi nobēru, jo es tiešām neizpildīju mājas darbu. Es ļoti atvainojos, bet es ceru, ka kaut ko jūs paņēmāt. Sandra, paldies! Sandra, viss ir kārtībā, paldies, jo prezentācija jau nebija tāda prasība, bet vienkārši, ja jūs vēlaties parādīt un ja jums ir laiks to izdarīt, tad ļoti jauki, mums ir tas vizuālais priekšstats arī, bet ja nē, tad mēs lieliski arī dzirdējām, ko jūs stāstījāt. Un, protams, arī došu iespēju kolēģiem kaut ko pajautāt, bet tas, ko es saklausīju, man ļoti patika arī šī te ideja, un tā mēs esam arī skolā darījuši, ka, protams, mēs nevaram katru gadu šiem svētkiem akcentēt visu, gan tur kā rokas himna, tas un viss par Latviju, bet ka jūs, piemēram, šogad pievēršaties vai kādā reizē pievēršaties, izpētīt saktu vai iepazīties tuvāk, bet kādā citā reizē varbūt vairāk papētīsiet, kāds ir brīvības piemineklis, kas tur ir attēlots un tā tālāk, kāda ir tā vēsture, un tiešām tā iepazīsiet no gadu uz gadu arvien vairāk un vairāk, tāda tiešām laba ideja. Labi, Baiba, lūdzu, jums vārds. Nedzirdu. Jā, skaņa. Nedzirdam? Nē. Jums ir kā ieslēgts mikrofons, bet tomēr... Jā, man ir ieslēgts. Es nezinu, ka... Ir. Paldies. Tagad ir. Sandra, paldies par stāstījumu. Man ļoti patika, un idejas ir super. Man šeit arī tas, kā jau Linda teica, par vienu tēmu, ko var strādāt, un saktu, šeit ļoti labs. Īpaši mazākiem bērniem, kur viņi var darboties un taisīt kaut vai no plastilīna vai tam līdzīgi. Man tikai jautājums, cik bērni ir Jitlandes skolā un kādā vecumā apmēram? Šobrīd mums ir reģistrēti 42 bērni, bet vidēji uz nodarbībām nāk 22. Nu tā. Uz koncertu es gatavoju šobrīd būs 24 bērni. Vecuma grupa mums ir ļoti dažāda. Mums arī ļoti no maziem no 2-gadniekiem līdz 12, 13 gadi, vecākais ir 13 gadīgs. Lielākā vecuma grupa mums ir no 6 līdz 13 gadi. Vēl pāris gadus atpakaļ bija mazā grupa vislielākā, bet viņi izauga, paldies Dievam. Jā, un mēs dalām bērnus 2 grupās. Mums ir no 0 līdz 5 gadi un no 6 uz augšu. Jā, un nodarbības mēs sākam ar dejošanu, ar kustību, ar folkloru, dziedāšanu, un tad mums ir mūzika. Nē, mūzika mums pagaidām nav, jo mūzikas skolotājai arī vajadzēja padzemdēt bērniņu, un tagad viņa ir pelnītā dekrētā aizgājis, bet mēs meklējam jaunu, bet valodas nodarbība un radošās aktivitātes. Jā, mums tad 4 lielie bloki plus sports. Paldies, paldies. Jā, un jūs esat laipni lūgti Monreālā. Vieta mums ir. Turam kontaktu, Baiba. Mums patīk, ka braucam uz Burvīgi. Kristīna? Man arī jautājums par to ciemošanos. Jūs projektā ietvaros to braucāt ciemos, jeb kā jums tas sanāca braukt uz Minsteru? Nē, mēs iekāpām mašīnās un vienkārši aizbraucām. Vispār nekāds, nē, tas jau būtu brīnišķīgi, bet nē,
Tad, ne. Mums vienkārši uzaicināja Minsteres dejotāji mazie uz savu 5 gadu dzimšanas dienu. Un mēs, protams, nevarējām atteikt, jo Minstere nav tālu. Būtībā tas bija mašīnās brauciens 5 stundas. Un mēs ļoti gaidām vēl no Vācijas uzaicinājumus, jo tas mums ir vienkārši loģistiski ļoti izdevīgi. Ļoti ceram aizbraukt uz Berlīnu pēc jaunā gada. Mēs esam Frankfurtē. Jā! Varbūt, nezinu. Jā, un visu var izdarīt un saplānot. Un tāpat arī veidojam mēs sadančus tagad mums būs nākamgad 2. martā, un mums brauc no ļoti lieliem attālumiem. Un, tā nav šodien problēma vairāk. Absolūti attālums. Galvenais gribēšana. Un mums tāda ir. Pie mums arī visi laipni aicināti, jā. Bet šobrīd skatāmies Berlīnes virzienā pēc jaunā gada, domājam braukt ciemos un sapazīties ar viņiem tuvāk. Paldies par informāciju. Ļoti jauki. Tātad tepat ārzētavā apmainieties e-pastiem vai telefonu numuriem, kā vēlties, bet ja jūs to izdomājat vēlāk, droši varat sūtīt šos jautājumus man uz e-pastu, es jums aizsūtīšu vajadzīgos kontaktus, jo man ir visu jūsu e-pasta adreses. Paldies, Sandra, bija interesanti ieskatīties arī jūsu skolā. Protams, katrā ir kaut kas mazliet atšķirīgi, un tas ir vērtīgi. Nākošā runātāja mums būs skolotāja no Latvijas. Tā ir Annija Bergmane. Bet viņa nav tikai Latvijas skolotāja, viņa ir skolotāja, kurai ir pieredze vairākās Latvijas skolās, un šobrīd tā ir 72. Rīgas 72. vidusskola, bet Annija ir arī vadījusi vēstures nodarbības diasporas skolēniem. Un tā kā jūs jau arī mājat ar galvu, tad jau zināt to. Un Annija ir arī mācību materiālu autora, un tad viņai arī būs ko dalīties, ko tad jūs varētu izmantot un darīt, gatavojoties šiem svētkiem vai svinot tos. Lūdzu, Annija. Jā, paldies, Linda. Jūs mani dzirdat, redzat, viss kārtībā. Ļoti jauki. Tad es tūlīt arī kopīgošu ekrānu. Tā. Tūlīt. Vai? Nē. Tā. Jā. Tā, un tagad vajadzētu būt, ka jūs arī redzat manu prezentāciju, vai ne? Jā. Paldies. Jā, tātad, kā jau Linda pieteica, man tiešām par laimi ir tā pieredze sagadījusies dažāda ikdienā. Tiešām strādāju Latvijā ar latviešu, jau arī ar mazākumu tautību skolēniem, bet man ir bijis tas prieks gan sadarboties ar Eiropas Latviešu apvienību, gan arī ar Stokholmas Latviešu skolu un vadīt nodarbības diasporas bērniem, bet tagad uzreiz jāpiebilst, ka tie ir bijuši vecāki jaunieši, parasti sākot no 13 gadiem, līdz ar to arī tie mani materiāli, varbūt par tiem, kuriem es šodien stāstīšu, vairāk ir piemēroti tādiem pusauģiem, bet varbūt, ka te jūs arī saskatīsiet to labo, jo jums no skolām vairāk šie piemēri šodien izskanēja par mazākiem bērniem, bet, kā jau jūs arī teicāt, viņi aug. Vai ne? Un tad es ceru, ka es varēšu piedāvāt kādas idejas par to, ko darīt gan ar saviem bērniem mājās, gan arī ar šiem te pusauģiem, kas varbūt vairs neapmeklē šīs te nodarbības ikdienā, bet tomēr jūs varat arī droši padalīties ar vecākiem, ar ģimenēm, par to, ko un kā runāt ar jauniešiem par 18. novembri, lai viņiem gan pastāv šī saikne ar Latviju, gan arī vēlreiz ir iespēja klausīties un skatīties dažādus materiālus latviski un galu galā arī padziļināt šīs zināšanas tieši par 18. novembri. Un te arī prezentācijas šim te titula bildītē es izvēlējos savu pagājušā gada mājas rotājumu, kas man arī likās tāds, man pavisam nejauši tādu izdomāju, bet redzat, no grāmatām sataisīts Latvijas karogs, man liekas, arī tā ļoti vienkārši izveidojams, bet tāds ļoti simbolisks un, tas arī varbūt ierosmei. Tā, bet, šodien pastāstīšu jums, un vispār kopumā arī gan mans ikdienas darbs, es esmu vēstures skolotāja un arī direktora vietniece, gan mācību jomā, gan jau arī audzināšanas jomā, līdz ar to, tad, kad tuvojas novembris, es jau zinu, ka tas ir mans mēnesis, un man tas ļoti patīk, es to pat vairs neuztveru kā pienākumu apziņu, bet man tiešām ļoti patīk svinēt Latvijas dzimšanas dienu un palīdzēt to darīt arī citiem. Un tāpēc es arī ar savas skolas skolotājiem, klases
klases stundām, biju regulāri dalījusies gan ar saviem veidotiem materiāliem, gan ar dažādām saitēm, kur ko skatīties, ko var kopīgi ar skolēniem darīt, un tad par to arī šodien pastāstīšu jums, parādot konkrētus piemērus un pastāstot no manas pieredzes, ko ar to var iesākt, gan par dažādiem video materiāliem, par virtuāliem materiāliem un arī par digitālām spēlēm. Kur parādīšu gan to, kas man ir izveidots, gan arī pastāstīšu jums, kā tādas pavisam vienkārši katrs var izveidot. Un tad sākot par šiem te vizuālajiem materiāliem, ir iespējams, jūs jau zinat, bet tādā gadījumā atgādinu, ka ir tāds portāls filmas.lv, kas ir Nacionālā kino centra projekts. Un tātad šeit ir tas, kas mums interesē, ir šī sadaļiņa filmas skolās. Kopumā viņi visu laiku papildina savu latviešu filmu klāstu, bet tur ir sadaļa skatāms Latvijā, skatāms bibliotēkā, un tās sadaļas, cik es saprotu, diemžēl ārpus Latvijas nestrādā. Bet atradu speciāli šo te informāciju, priekš šodienas vēlreiz pārbaudīju, ka sadaļa filmas skolās jau no 2017. gada ir pieejama arī citās pasaules valstīs. Tas, kas gan ir nepieciešams, šī te sadaļa ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem. Un, lai iegūtu šo te lietotāju vārdu un paroli, ir jāraksta e-pasts, kur arī esmu ielikusi ekrāna šāviņu ar šo te e-pastu. Arī es tādā veidā tiku pie pieejas, vienkārši uzrakstot, ka esmu skolotāja tādā un tādā skolā, un man šīs filmas ļoti noderētu mācību procesā, un bez nekādiem jautājumiem man dienu vai divas vēlāk uzreiz tika atsūtīts mans lietotāja vārds un mana parole, un to joprojām izmantoju, lai šīs te filmas skatītos kopā ar saviem skolēniem. Jo tad, ja ir šī te reģistrēšanās, tad šī te filmu skatīšanās ir pavisam legāla, nav jāuztraucās par filmu pirātisku iegūšanu vai kā tam līdzīgi. Bet šis te filmu klāsts tiesa ir limitēts. Tur nav varbūt visas šīs te jaunākās filmas, ir jāpaiet kaut kādam laikam, kamēr viņi tās pievieno, bet parādīšu jums jau uzreiz, kuras filmas attiektos uz valsts svētku nedēļu vai mēnesi. Un tas, kas ir labi, ka šīm filmām klāt ir arī mācību materiāli. Tāpēc ir šī te sadaļa filmas skolās. Tātad tajās ir ne tikai ievietotas filmas, kas var noderēt mācību procesā, bet uzreiz klāt ir arī materiāli skolotājiem. Es arī varbūt uzreiz parādīšu, kā tas izskatās. Lūk, tātad, piemēram, par šo filmu es jums vēlāk stāstīšu. Atverot filmu, jūs uzreiz redzat šo te vispārīgo informāciju, ja, tātad ilgums, autors un tā tālāk, ja, režisors un tā. Un tad, kad jūs paritinat uz leju, tad ir arī materiāli skolotājiem. Un atkarīgs no filmas, bet tie parasti ir vismaz 2 materiāli, tā kā viens kā skolotāju un otrs ir darba lapa skolēnam. Protams, pirms tam izpētiet, cik šie materiāli ir piemēroti tieši jūsu vecuma skolēniem vai jūsu vecuma bērniem, bet katrā ziņā kaut ko sakompilēt kopā arī vienmēr ir iespējams. Ja? Un šeit arī apakšā ir aprakstīts, kas tad, no kurienes līdz kurienai jāskatās, ja, lai katru darba lapu varētu izpildīt. Tā kā tas arī ir labi, ka ir ne tikai šī filma, bet ir arī uzreiz kaut kāds materiāls, ko tiešām var izmantot mācību procesā. Tad šajā sadaļā filmas skolās ir 2 filmas par 11. novembri. Viena no tām ir Bermontiāda, tā gan ir
pat latviešu skolēniem bišķiņ ir grūti nofokusēties visam līdz galam, bet tāpat tās ieliku. Tad ļoti tāda patriotiska filma un ārkārtīgi izglītojoša ir šī te 8 zvaigznes. Tā gan nav par Latvijas dibināšanu, bet, kā mēs zinām, Latvijas valsts izveide ir Pirmā pasaules kara rezultāts, un šo filmu var skatīties kā ievadu par latviešiem Pirmajā pasaules karā, par latviešu strelniekiem, jo tur ir tiešām ļoti bagātīgs gan informatīvais materiāls, gan ļoti daudz kadri fotogrāfijas no kara, gan šīs te karavīru pirmās aiziešanas kaujās un sveikšanas, gan tur ir fotogrāfijas no viņu ikdienas, ka viņi tur sporto un veido rotaslietas un tā tālāk. Tā ir ārkārtīgi interesanta filma. Lai gan nav par 18. novembri, bet ja jūs kādreiz ar skolēniem runājat arī par Pirmo pasaules karu vai par to, kā šie strelnieki bija tie pirmie valsts patrioti, tad noteikti šo te filmu iesaku, un tā arī ir sadaļā filmas skolās. Bet tā, kas ir par 18. novembri, šī tiešām ir viena no manām top filmām, neskatoties tā, ka tā ir par ļoti konkrētu datumu. Tātad tā ir 2008. gada filma Vienīgā fotografija, un tā ir 50 minūšu stāsts par 1918. gada 17. un 18. novembri. Ar šo filmu es, man liekas, esmu noskatījusies ar visiem saviem skolēniem, jo tā filma, vismaz man tā personīgi šķiet, bet arī visi, kam es esmu viņu rādījusi, man piekrīt, ka tā filma ļoti spilgti un dzīvi parāda tieši to Latvijas dibināšanas brīdi, jo arī ar skolēniem es bieži vien sāku ar šo sarunu, kā jums liekas, cik ilgu laiku vajag, lai izveidotu valsti. Tāds provokatīvs jautājums, protams, un tad viņi tur parasti domā, tur gadiem un labi, ja mēnešiem, un tad mēs sākam šo te stāstu, ka tā ir viena diena, kas ir iemūžināta vienā fotogrāfijā. Un šajā filmā 50 minūtēs ir ļoti uzskatāmi salikts kopā tas brīdis no idejas, no tā pēdējā grūdiena, ka ir jādibina sava valsts, līdz 18. novembra svinīgajai sēdēji Latvijas Nacionālajā, jeb tobrīd Rīgas 2. pilsētas teātrī. Aktieri arī ir ļoti fantastiski piemeklēti, un arī šajā te papildu materiālā, kas mājaslapā ir pievienots, tur arī ir šis stāsts, kas ir katrs no šiem tēliem, ko rāda. Un tad, kad es, teiksim, arī savā skolā rādīju šo filmu 8. klases skolēniem, un pēc tam mēs tiekamies pēc gada, kad šis ir mācību tematā, jo, tuvojoties 18. novembrim, man šķita loģiski runāt par to. Un tad, kad mēs pēc gada tiekamies, kad es viņiem šo filmu pieminēju, viņi uzreiz atcerējās un saprata, par ko es runāju. Tātad šī filma tiešām paliek atmiņā un ļoti labi parāda gan visus, tieši tas nav tāds pompos stāsts, ka, lūk, tie būs brašie politiķi. Nē, tur rāda politiķu ķildes, tur rāda šīs te kaut kādas pārpratumus, tur rāda šo steigu, nenormālo steigu, kas bija tās ikdienišķās visas lietas, un tāpēc tiešām šo filmu iesaku jums, vai noskatīties vismaz mājās ar ģimenēm, vai arī tiešām to skatīties kopā ar skolēniem. Tad turpinot par vizuālajiem materiāliem, noteikti jāpiemin ir arī šis te portāls Atslēgas TV, kur ir apkopotas 50 epizodes, katra maksimums 15 minūtes garas par nozīmīgākajiem notikumiem Latvijā kopš 1918. gada. Šo es varbūt vairāk pat pieminu, lai jums ir zināšanai turpmāk, jo par 18. novembri tur, protams, ir tikai viena epizode. Ja ir tikai 50 epizodes 100 gadu periodam, tad, protams, neliks jau vairākas. Bet ir šī te viena epizode par 18. novembri un garo ceļu, tagad ir rakstīts uz to, bet es drīzāk teiktu
uz to un līdz, un no tā, jo tur ir stāsts par to, ka kamēr, tas ir tā kā paralēlais stāsts, ka kamēr 18. novembrī skaisti Latvijas teātrī tika dibināta Latvija, paralēli Anglijā Meirovičs Čakste nodarbojas ar šīm te politiskajām, nu ne spēlītēm, bet politisko pārliecināšanu. Šī varbūt jaunieši, nu tā tiešām drīzāk ir domāta tādiem jauniešiem no 16 gadiem, nu, jo tur, jā, par pašu 18. novembri ir tā mazāk, tas vienkārši vairāk tādās dod to starptautisko kontekstu, ka Latvija nav atrauta no citiem. Un, nu, ka tas tā varbūt reizēm valsts dibināšana nav tikai pašas valsts izvēle, ja, bet tur šis stāsts ir dziļāks. Bet šo te mājaslapu es jums ielieku zināšanai, jo tur savukārt varēsiet papētīt citus šos te video materiālus un iespējams ir teiksim, par 4. maiju, jā, tur arī ļoti skaidrs šis te video ir, ja, vai vispār, nu, par tādiem Latvijas vēstures notikumiem. Un kas ir arī labi, ka šeit te katrai epizodei klāt ir arī vēstures stundu idejas, bet tās gan arī vairāk ir pielāgotas nu, Latvijas skolu programmai. Bet arī varbūt kādas idejas varat smelties. Un tas, ka tur ir klāts sērija tekstā. Līdz ar to varbūt, ka šo te stāstu par Latvijas vēstures notikumiem var izmantot arī tekstuālā veidā, ja? Tātad skolēniem dodot iespēju lasīt. Tad tieši par dibināšanu ieliku arī saiti. Latvijā ir tāds portāls Tava klase LV, kurā ir tieši viena Latvijas izglītības projekta veidoti mācību video skolēniem. Un šis ir no 6. klases vielas, tātad tieši par Latvijas valsts dibināšanu. Ja? Un tā kā tas ir paredzēts 6. tad noteikti būs arī piemērots ja, nu, tātad jaunākiem skolēniem. Tālāk pārējot pie virtuālajiem materiāliem, gribu atzīmēt šādu te mājaslapu ieejas karte LV. Nu, šis ir tāds ļoti loģisks pagarinājums tai vienīgajai fotogrāfijai, tai filmai, jo arī tur ir viena epizode, kad tiek dalītas ieejas kartes vai kad atnāk šie te nu, uzaicinātie viesi un viņiem ir šāda te ieejas karte. Un tad šī te mājaslapa savukārt apskata gan vēlreiz tā kā ļauj skolēniem atkārtot par Latvijas dibināšanu, kā arī nu, tātad fokusējas tieši uz šo te ieejas karti, kas arī ir interesanti, ka tāda ir saglabājusies, ja nemaldos, arī tikai viena vairs, un ka kaut kas tāds, kas it kā ir tik ļoti simbolisks, ja, kaut kā tam visam šī te uzmanība netika tik ļoti pievērsta, iespējams šī te vienkāršā izskata dēļ, jo mums arī varbūt liekas, ka uz tādu svinīgu pasākumu tur noteikti ar pastnieku sūtīta, jā, ar zīmogu un tā tālāk, bet patiesībā tad arī šajā mājaslapā var apskatīt, ka tā bija pavisam vienkārši ļoti ātri iespiesta karte. Un, ja ir skatīta, piemēram, šī te filma vienīgā fotogrāfija, tad mājaslapa ieejas karte, tā, tūlītās pabīdīšu, lai es tieku klāt. Šī te ieejas karte, tātad tur ir šis te stāsts vēlreiz par notikumiem, kas ir bijuši Latvijā šajā 18. novembrī, un arī dažādi kontrolu jautājumi, kur tātad uzspiež atbildi, un tad stāsts turpinās atkal līdz nākamajai pauzei. Ja, tad tālāk, jā, šis te iepazīstot to ieejas karti. Tad vēl no tādiem digitāliem rīkiem vai no digitālām vietnēm noteikti pieminēšanas vērta ir Dvēseļu putenis. Tā bija tīmekļa vietne, kas tika izveidota vienlaikus ar filmu Dvēseļu putenis, ja, kas arī tātad stāsta par latviešiem Pirmajā pasaules karā, bet, kā jau jūs zināt, tā ir kā mākslas filma, vai ne, pamatojoties uz romānu motīviem, bet šī te mājaslapa, kas tika veidota, lai reklamētu filmu, ir par laimi joprojām palikusi kā ļoti bagātīgs izziņas materiāls. Un šeit arī jūs ekrāna šāviņā redzat, šajā mājaslapā ir apkopoti notikumi no 14. gada, ja, tātad no kara sākuma, līdz pat 21. gadam, līdz Latvijas starptautiskajai atzīšanai.
Un tad, kad uz katra gada uzklikšķina, tad šeit katrs punktiņš simbolizē konkrētu notikumu. Un tad šeit es esmu apstājusies uz 18. novembra, un ritinot uz leju var redzēt arī dažādus citus papildu resursus. Ja ir, tad arī fotogrāfijas no šī notikuma vai atmiņu stāstus, kas ir par šo notikumu. Ja, tātad šeit arī, ja godīgi paskatījos par 18. novembri, tur ir mazāk, varbūt nekā bija gaidīts, bet tā kā šī vietne tomēr vairāk fokusējas uz karu, ja, uz Pirmo pasaules karu un vairāk uz šo te kara darbību. Tad arī par 18. novembrī, nav daudz atmiņu stāstu savākti, vai fotografijas jau ir tikai šī vienīgā fotografija, to jau vēlreiz neliks. Ja, bet arī ielieku jums iespējams noderēs, runājot par kādu citu periodu, vai arī tīri, lai šādi te apskatītu, ja, kā arī, lai gan šī te valsts dibināšana bija vienas dienas pasākums, tas noteikti nebija vienas dienas process, ja, ka šis te ir bijis daudz, daudz ilgāks. Un tad arī ieliku tādu saiti uz izrādi ar nosaukumu Tikšanās vieta Rīgas pilsētas 2. teātris. Tā arī bija uz Latvijai 101. reizi latviešiem pieejama. Un tas ir tāds ļoti interesants izrādes koncepts. Tad šobrīd tā izrāde, protams, ir digitalizēta. Bet tādiem žēl nav brīvi pieejā. Esmu ielikusi saiti uz biļešu paradīzi, kur var par 7 eiro iegādāties vienreizēju klausīšanās biļeti. Un tur šis te stāsts ir sekojošs. Tātad, nopērkot to biļeti, jūs saņemat saiti, kuru var atvērt vienu reizi, bet, teiksim, ja jūs savācat grupiņu jauniešu, kas ir gatavi šo klausīties, tad tas atmaksājas. Un te tas stāsts ir tāds, jā, ka Nacionālā teātra aktieri arī ir iestudējuši šo Latvijas dibināšanas svinīgo sēdi. Tikai atšķirībā no vienīgās fotogrāfijas, tur nav tas stāsts par to, kāda steiga bija vienu vakaru pirms tam. Bet šeit tā tad ir uzreiz skats, jā, tad ar visiem politiķiem no uz skatuves, un reāli tiek atspoguļots, kā tas viss bija ar visām runām, ar visām uzrunām, solījumiem un tā tālāk. Un tas, ko var fonā darīt, var klausīties tātad šo te oriģinālo aktieru teikto, vai arī klausīties 4 dažādus komentārus. Viens tur bija tāds ļoti pacilājošais, viens bija tāds, kas visu laiku papildus informāciju sniedz, tad bija viens kritiskais. Bet arī šis varbūt tāds, es vienkārši jums ielieku zināšanai, šeit noteikti vajag būt tādam, es teiktu, pieredzējušam klausītājam. Jo te viens ir vispār uztvert, kāpēc tie politiķi un ko viņi tur sola un kāpēc viņi tā runā. Un tad vēl, ja gribas tos komentārus paklausīties, es beigās laikam uzslēdzu kaut kādu vienu informatīvo un pie tā arī pavadīju, jo man personīgi traucē visu laiku pārslēgt, ja kaut ko, bet tāda viņiem bija tā doma, tad, kad arī viņi šo te izrādi rādīja teātrī, tad katram klausītājiem bija austiņas un viņam bija iespēja pašam slēgt, kuru komentāru viņš katrā brīdī grib dzirdēt. Bet kāpēc es runāju par to pieredzējušo klausītāju, jo tur, tātad pirmkārtām, lai tu klausītos tos komentārus, visu laiku tev gribās dzirdēt tomēr, ko tas politiķis saka. Un tad vēl saprast, kurš ir kurš politiķis, ja, jo tomēr šajā dibināšanas sēdē, protams, uzstājās vairāki. Bet arī, ja jums kādu reizi noder, tad esmu ielikusi šo saiti. Un pārējot pie iespējams manas mīļākās sadienas pēc spēlēm. Tas ir arī tas, ar ko es nodarbojos savā skolā, ko es esmu arī ar diasporas jauniešiem spēlējusi. Man vienmēr patīk tātad šo te kaut kādas valsts svētkus pavērst ne tikai par šo te stāstījumu, lūk, notika tā un tā, bet arī ļaut jauniešiem sacensties, pārbaudīt sevi un pielikt klāt nedaudz šo te sacensības, jā, un tādu erudīcijas elementu. Un es arī
jā, tās spēles, ko es jums rādīšu, es arī nosūtīšu Lindai, lai nosūta jums kā paraugam, bet izstāstīšu par to būtību ar domu, ka jūs tās varat pielāgot arī sev, savu bērnu, savu skolēnu vecumam, iespējams vienkāršot šos jautājumus un varbūt, jā, nu, kā vēl vienu opciju. Un viens variants, ko es tiešām ar saviem skolēniem arī spēlēju, un sākot arī laikam no 8. klases, it īpaši, ja bija redzēta tā filma vienīgā fotogrāfija, tad šī spēle ir pavisam vienkārša, bet man kopumā patīk, un varbūt, ka šis arī jums noder, man patīk kopumā veidot pavisam vienkāršas PowerPoint bāzes spēles ar nosaukumu Risks. Tas ir veidots pēc slavenās spēles Jeopardy. Un tad var nosūtīšu jums arī šo prezentāciju, un tad jūs tās bāzes jūs varat veidot par visdažādākajām tēmām. Un, nu, tātad it kā tas nosacījums ir tāds, kā ir šajā ordinālajā spēlē, ir dota atbilde, un ir jāuzraksta pareizais jautājums, ja šī atbilde jautājuma formā. Un parādīšu, jā, tātad kā jau solīju, un arī nosūtīšu jums šo te risku. Tātad, jā. Un tātad tas, ko jūs varat mainīt, ir šīs te tēmas un arī jautājumi, bet tā doma ir tāda, ka, lūk, es uzslēdzu šo te uz ekrāna, skolēni ir sadalīti grupās, ja grib, protams, var spēlēt individuāli, bet man patīk, ka viņi tur grupās darbojās. Jums ir vajadzīgs tikai dators ar šo prezentāciju un vēlams chronometrs, lai var uzņemt to laiku, un lapa vai tāfele, kur pierakstīt rezultāts. Un grupas pēc kārtas izvēlās tēmu un punktu skaitu, tātad uz cik viņi spēlēs. Tad, kad viņi, nu, piemēram, izvēlās cilvēki 200, tad mēs, jā, un tātad, lai gan grupa izvēlās, es arī atsūtīšu jums aprakstu, kurš šis viss vēlreiz ir, bet vienkārši, ja jau esmu tikusi pie vārdu, pastāstīšu. Tātad, jā, lai gan grupa izvēlas tēmu, atbildēt var jebkura grupa. Ja pēc tam, kad jūs nolasat šo te atbildi, jūs palaižat 1 minūti, nu, to, protams, arī var variēt, bet jūs palaižat atskaiti, un grupām ir izvēle. Ja viņi zina vai ir gatavi riskēt, viņi ceļ, piemēram, lapu ar atbildi, ja nē, tad viņi pēc minūtes neko nedara, un tad viņiem šie punkti nepieskaitās, ne iet mīnusā, ja būtu nepareiza atbilde. Tad atbildēt var jebkurš, nevis tikai tā komanda, kas izvēlās. Un, piemēram, tātad šeit cilvēki 200, tātad tavs padoms vadītāja vietnieks, ok, tas var būt sarežģīts, bet cilvēks, kurš pirmais teica runu svinīgajā sēdē. Un, ja jūs esat ar skolēniem nu, kaut vienu materiālu par 18. novembris klausījušies, tad visur piemin, ka tātad pirmais šo runu teica Gustavs Zemgals. Ja, un viņi tātad, piemēram, uzraksta atbildi, jūs noklikšķinat, un šī te atbilde parādās. Lai tiktu atpakaļ uz pirmos, jeb otro slaidu, jūs noklikšķinat mājiņu, un jau izmantotie jautājumi automātiski iekrāsojas citā krāsā. Kopumā, nu man parasti ar skolēniem šie te, ja viņi paņem visus jautājumus, tad tās arī aptuveni ir 40 minūtes, nu, teiksim, mācību stunda. Un kā jau es teicu, es jums šo prezentāciju nosūtīšu, jūs varat to izmantot arī citiem, jūs varat mainīt šos jautājumus, un šeit jau uzreiz ir salinkots tā, ka ja jūs uzklikšķināt, redzat uz šī te cipara, ja, tad šeit ir tas links uz konkrēto slaidu. Lūk. Tas ir viens. Es nosūtīšu jums arī prezentācijas, es laiku par to vienīgo fotogrāfiju runāju, bet, kā jau es teicu, man tā filma tik ļoti patika, ka es pat izveidoju prezentāciju par to pašu tēmu. Ja par to vispār, nu, tas vispār ir sarunas vērts temats ar jauniešiem, kāpēc ir tikai viena fotogrāfija, kur tā ir tagad, kā tas notika, un tad šeit arī esmu salikusi tādus interaktīvos punktiņus uz šīs te vienīgās fotogrāfijas. Uz tās uzklikšķinot, jūs nonākat konkrētajā slaidā, kur ir interesanti informācija par to, piemēram, šeit par karogu, ja, par to, ka tātad teātra mākslinieks izdomāja izkārt šo te karogu,
Šuvējs nezināja, ka ir jābūt vidējai svītrai šaurākai, un patiesībā neviens to tobrīd nezināja. Tad var izpētīt, kas vēl te ir neparasts. Lūk, šī te puse nebija kārtīgi nostiprināta, tā ir noslīdējusi. Ja, un atkal jau, lai atgrieztos pie attēla, jūs klikšķinat uz fotogrāfijas ikoniņas, uz fotoaparāta ikoniņas, un atkal nonākat šeit. Un tā var, teiksim, ar bērniem vai ģimenēm nosūtīt šo te prezentāciju, un te viņi var paši šeit te izklikšķināties. Ja? Te arī, piemēram, par to ieejas karti. To es arī nosūtīšu Lindai, lai nosūtu jums. Un visbeidzot, vai ne tā prezentācija? Un visbeidzot, arī gan ar diasporas jauniešiem, gan arī ar saviem skolēniem, vēl viena mana aizraušanās ir virtuālās izlaušanās istabas. Iemācījos tās veidot Covid laikā, nebija nemaz tik sarežģīti, bet tad, kopš tā laika man jau tas tik ļoti iepatikās, un arī bērniem iepatikās, jo viņiem pilnīgi liekas, ka, ja viņiem iedod spēlēties, tad viņiem neliekas, ka viņi mācās, un tad skolā tas vispār ir izcili, ja iedot viņiem lūk šādu izlaušanās istabu, pēc kuras viņi kaut ko iemācās, bet viņiem liekas, ka viņi ir 40 minūtes spēlējušies. Man tas der, jā, galvenais, lai viņiem ir šis te rezultāts. Un kā jau teicu, atsūtīšu jums arī savu paraugu un pavisam īsi parādīšu, kā šīs te virtuālās izlaušanās istabas darbojās. Man arī šķiet, ka izveidot tādu ir vienkārši. Ir, protams, dažādas YouTube pamācības. Pirmo istabu, kamēr izveidoju, protams, arī man pagāja laiks, bet beigās jau, kad sapratu, kā viss darbojas, un arī šādu vienu istabu atsūtīšu jums caur Lindu. Tā gan būs par 11. novembri, par 18. novembri, ticiet vai ne, bet izlaušanās istaba man vēl nav izveidota. Man ir par 11. novembri, kuru tad arī nosūtīšu jums. Un jums, ja jūs tādu veidojat, jums ir nepieciešams, es to veidoju caur Google, ja jums ir Google konts, tad pavisam ērti. Tātad nepieciešams izveidot Google prezentāciju, atbilstošus Google dokus ar norādēm un Google aptauju atbildēm. Šajā Google prezentācijā jūs saliekat paslēptas norādes, kuras jūs salinkojat ar saiti uz atbilstošiem Google dokumentiem, kur tad ir šis te jautājums un šī norāde. Tūlīt parādīšu, kā tas realitātē izskatās, pavisam īsi izstāstot, jā, pirms tam. Skolēns savukārt vai nu telefonā, vai planšetdatorā, vai portatīvajā datorā ir atvēris prezentāciju, kur ir šīs norādes, un aptauju, kurā ieraksta atbildes. Un te ir tas, kāpēc izlaušanās istaba, tāpēc, ka Google aptaujā var uzlikt tādus iestatījumus, ka skolēni vai skolēnu grupa pie nākamā jautājuma tiek tikai tad, kad pareizi atbild uz uzdoto jautājumu. Un tad tālāk ir jūsu iespēja radoši izpausties uz dažādiem šifriem. Šeit es esmu arī pielikusi, kādus es biežāk izmantoju, bet, kā teicu, parādīšu tātad šo te piemēru. Tā, aizvēršu lieko, lai man tātad šajā gadījumā netraucē. Tātad, šeit man ir šī te prezentācija par Lačplēša dienu. Tātad skolēns arī ir atvērs šo te prezentāciju, neatvēra aptauju, bet to tūlīt arī izdarīšu. Un jūs jau redzat, te attēlā, var redzēt tāds izcelts ikons. Te ir tas, ka skolēnam gan ir jāatrod, kura ir pirmā norāde. Ja viņš nav atvēris šajā te pilnskatā slaidrādē, tad rekur uzklikšķinot arī redz šīs norādes nosaukumu. Tāpat varbūt ir ērtāk. Šajā gadījumā, lūk, pirmā norāde, ja pirmais jautājums būtu sekojuši. Ja, tātad ar linku atverās manis iepriekš izveidotais dokuments. Un šeit, piemēram, ir apraksts par Lāčplēsi un par šo te eposu. Un tas uzdevums, kas skolēniem ir jāizpild, ir sekojoši. Viņi atbild uz jautājumiem un rekur rakstīts. Pareizo atbilžu burti tādā secībā, kādā ir jautājumi, būs tavs nākamais kods. Tad, ja viņi tūlītās atvērš ātri šo te nevis prezentāciju, bet aptauju, lūk, ir aptauja. Aptauja, ja tā nebūtu tā, kur arī šīs te, ja mēs nospiežam, tad tūlīt redzēsim šo te skatu.
Jā, tad komandas nosaukums, šajā gadījumā, tā kā es to devu arī diasporai, tad bija rakstīts, no kuras valsts viņi varēja norādīt. Jā, bet tātad, piemēram, lūk, ir pirmais jautājums. Ierakstu kodu un ar mazajiem burtiem. Un ja es, piemēram, uzspiežu kaut ko redz, tava atbilde nav pareiza, mēģini vēlreiz. Es nemaz netieku tālāk, ja es neesmu uzrakstījusi tādu atbildi, kādu es esmu paredzējusi. Un jūs, kā šīs te aptājas veidotājs, varēsiet, tagad vairs netiek uz rediģēšanas režīmu, arī tātad šeit ir tas, katru šo te atbildi ierakstot, redzat, ir iespēja norādīt opciju, ka tekstam ir jāietver vai ciparam, ja skaitlim ir jābūt vienādam ar, un šeit jūs ierakstat to atbildi. Un, ja nesakrīt, ja neietver šo vai nav konkrētais skaitlis, tad skolēns pie nākamā jautājuma netiek. Un tādā veidā izpildot, tad es speciāli mēģinu salikt šos te jautājumus maksimāli dažādus, tad, kā jau teicu, viens tātad, piemēram, šeit ir tekstiņš, kuru var izlasīt, un tad atbild uz testa jautājumiem, tad es esmu atvērusi, man patīk arī, lai piespiestu viņus lasīt, ka ir teksts, un tad, piemēram, burtus dažus aizstāju ar cipariem. Šajā gadījumā, te droši vien jūs jau uzkrītoši redzat, tiek I vietā ir cipars 1, Berlīne, B burta vietā ir 8, un tātad, piemēram, šie te cipari, atkal tādā secībā, kā tie ir iekļauti, atkal veido nākamo kodu. Un esmu arī ielikusi jums prezentācijā idejas, un šeit arī varēsiet izpētīt šo piemēru, dziesmas, šeit, piemēram, video, un video dzirdamos ciparus ir jāieliek matemātiskās darbības vietā, jāizpilda un iegūst kodu un tā tālāk. Tur tiešām ir vieta jūsu radošajai izpausmei, protams, arī skolēnu vecuma posmam, kādas. Un, protams, ka šo visu var veidot arī kā reālu izlaušanās istabu. Man nav pietikusi pacietība iet uz veikalu un meklēt kaut kādus šīs te atslēgas ar šifriem un tam līdzīgi, tāpēc es izlīdzos ar Google pieejamiem materiāliem un planšetdatoriem skolēniem vai datoru skolēniem, un tad šādā te veidā digitāli izlaužamies. Lūk, un tās ir tās manas idejas, ko es cenšos ar skolēniem darīt katru 18. novembru un arī cik iespējams dalos ar kolēģiem. Šajā brīdī tad pārtraucu kopīgot. Liels paldies, Anni! Un arī klausītāji arī raksta tev Tērzētavā. Paldies, ka noderēs šīs saites. Un tagad dosim vārdu tad vēl jautājumiem vai komentāriem, lūdzu. Es tikai varu piebilst to, ka es arī pēc Annijas ieteikuma 1 gadu noskatījos šo filmu, un tagad es tā domāju, es vairs īsti neatceros. Šogad jāapskatās būs vēlreiz, jo patiešām. Jā, un runājot par Filmas LV par šo vietni, arī tad, kad es vēl rakstīju šo elektronisko izdevumu tādā rakstiskā formātā pupu, tad arī tur vienā no tiem arī bija par šo vietni, un es atceros, ka es toreiz arī sarakstījos tur bija kontakti. Anni rādīja, un es jautāju arī, vai diasporas skolas arī var to izmantot. Viņa teica, jā, droši, tikai vajag uzrakstīt e-pastu, un viņam atsūtīs tieši tāpat, kā atsūtīja man vai Annijai. Tā kā droši izmantojiet šo iespēju, un cerams, ka jums arī būs iespēja skatīties. Jā, un tur ir arī dažādas, tur ir kopā 56 filmas tajā sadaļā skatīties skolā. Tur ir, teiksim, arī šis te no animācijas brigādes vairākas, un tad tur ir arī kaut kādas ceļojošās pasakas, vai kaut kā saucās, kā multiplikācijas filmiņas. Par ķengaragu ir tagad tā nesen, diezgan arī populārā tā Jēkabs Mimi un runājošie suņi. Arī, piemēram, par Rīgas iepazīšanu var paskatīties. Tā kā es vienkārši parādīju tās, kas saistās ar 18. novembru, bet tur noteikti tas piedāvājums ir plašāks un ir vērts papētīt. Un tas vismaz neko nemaksā, šī te vietne. Jā, un pat ja jūs strādājat ar mazajiem bērniem un jums tas nenoderēs, jūs paši varat paskatīties šīs filmas, tiešām svētku noskaņās un arī citos brīžos un patiešām vismaz paši izbaudīt. Arī citi raksta. Annija, paldies par
tas bija super un liels paldies, tā kā tiešām novērtē tavu stāstījumu. Varbūt jūs Sveiki! paši... Sveiki, es pārtraukšu, Linda. Man tāds, es esmu Dāca no Vašingtonas, D.C., Amerikas Svētdienas skolas. Tāds jautājums, vai ir mazākajiem bērniem viegls vizuālais materiāls, filmiņas kaut kāds, ko var parādīt vecuma grupā līdz 6, jo es nedomāju, ka šī vecuma grupa gribēs skatīties vienīgā fotogrāfija, viņiem nebūs tas fokus uz šo filmu nenosēdēs. Tas vairāk noteikti ir varbūt no 4. klases, es varu piedāvāt skatīties, bet vai ir pašiem mazākiem bērniņiem vieglākā valodā kaut kādiem zīmējumiem šis vizuālais materiāls, ko viņiem pastāstīja par 18. novembri, par dibināšanu, par karogu, par simboliem? Jā, man gan arī es ceru, varbūt kāds no kolēģiem var papildināt, jo man arī nav šī pieredze ar tik maziem bērniem. Noteikti var paskatīties. Es zinu, ka YouTube ir šis te Latvijas karoga stāsts, kas ir Saeimas sagatavots video, vai ir līdzīgs stāsts tur par ģerboni, bet atkal jau tie ir tomēr institūcija veidoti video, tur arī jāskatās, cik tie būs viegli uztverami. Jā, kur ir, laikam tas arī ir tas karoga stāsts, bet par tādām filmām, diemžēl, neesmu dzirdējusi, kas, jā, ir ļoti žēl. Jā, paldies gan Annijai, gan arī pārējām runātājām, jā, tātad gan Sandrai, gan Vinetai, gan Jūlijai, un es jau Terzētavā ierakstīju, tātad diasporas kolēģis, kas šodien dalījās pieredzē, arī ir nopelnījušas gan mūsu Latviešu valodas aģentūras veidot diplomiņu, gan arī balvu, un šo balvu šogad mēs izvēlamies paši, tātad jums ir jāiet Valoda LV katalogā, paskatieties, kurš izdevums jums vēl nav, vai jūs gribētu vēl otru, vai no mācību grāmatām, vai no kāda pilnīgi vienalga kādu citu izdevumu, un rakstiet man uz e-pastu, un mēs jums to nosūtīsim. Ja, un tad nākamo, tā kā mums, jūs arī izteicāt šo vēlmi arī runāt par šo te gatavošanos svētkiem un svētku svinēšanu, tad nākamo reizi mēs tiksimies 23. novembrī, tas jau būs pēc valsts svētkiem, un tad ir pēdējais laiks, kad sākt jau domāt atkal par tiem nākamajiem svētkiem. Un kā jau teica Sandra, ja, tad gribētu beidzot sākt nopietni mācīties, bet mēs taču nevaram tā atstāt to Ziemassvētkus malā un vienkārši nopietni mācīties patskaņus, līdzskaņus un vēl kaut ko. Tas viss ir jādara laikam kopā. Un tā tad es arī rakstīšu jums e-pastus un aicināšu arī nākamajā reizē dalīties pieredzē. Es teikšu gan tā, ar šo te saraksti ar jums man nevienmēr labi veicas, jo nevienmēr es saņemu atbildes, un tad es tā nevaru saprast, vai uzrunāt vēl kādu, jo es nevaru arī uzrunāt visus vienlaicīgi, un tāpēc es aicinu jūs patiešām ieskatīties e-pastā un atbildēt, nē, es nevarēšu, vai jā, es varēšu, ja, jo tad es zinu, vai uzrunāt vēl kādu, un es, protams, uzrunāšu tos, kas vēl nav tikuši pie vārda, un ja nebūs tie, tad atkal varēs kāds otro reizi jau runāt, un kāds atkal iepazīstināt par savu skolu, bet man tiešām vajadzīga tā jūsu atbilde, lai es zinu, ko darīt tālāk, jo laiks iet ātri, un tas nākamais seminārs it kā pēc mēneša, bet tomēr tas pienāk ļoti ātri, un viss ir jāpaspēj saorganizēt. Tā kā tad nākamā tēma jums jau ir zināma, tātad par Ziemassvētku gaidīšanas laiku un šo svētku arī svinēšanu. Un šodien teikšu jums paldies gan par klausīšanos, gan par dalīšanos pieredzē un uz tikšanos 23. novembrī. Visu labu!